Labdien! Šodien mēs ar Diānu Nikītinu, kas ir zīmolvede un zīmola stratēģe, runāsim par to, kā veidot unikālus, spēcīgus premium zīmolus, kas ir galvenās kļūdas, no kurām vajadzētu izvairīties, ja jūs vēlaties, lai jūsu zīmols ir premium. Un mēs iesim cauri šai tēmai gan no marketinga aspektiem, gan no biznesa aspektiem, gan no juridiskiem un drošības aspektiem. Īsi sakot, cauri visiem premium zīmolu karošiem un varbūt arī nedaudz pieskarsimies luksus zīmoliem jautājumiem. Man sauc Ieva Monmatskaite, un es moderēšu šo pasākumu nedaudz, bet arī atbildēšu uz jautājumiem kopā ar Diānu. Diāna ir zīmola stratēģe, un starp citu Diāna arī ir zīmolu grupa, kur reizi mēnesī tiekas uzņēmēji, un tieši vakar viena no tēmām arī bija par premium zīmoliem, un tad es teikšu, Diāna, izstāsti, kas tad ir tas premium zīmols pēc klasifikācijas, un arī, protams, par sevi. Es esmu Diāna Nikītina, zīmolvede, zīmola stratēģe, un es esmu arī online kursu autore, uzņēmēja, sieva, māma, tā kā pilns komplekts, es arī saprotu dzīvi, ja? Es zinu, ka bizness ir viena daļa, bet tā ir tāda daļa no visas dzīves. Līdz ar to tā mana pieeja vienmēr zīmola veidošanai un biznesam ir bijusi tā, lai tas ir saskaņā ar to, kas šo biznesu vada, rada un to, kā mēs visi gribam dzīvot. Tā ir tāda galvenā vispār mana pieeja tam, kā vajadzētu vispār domāt par biznesu un zīmolu. Bet tad, jā, mana tā lieta ir tieši zīmola stratēģija. Tas man patīk visvairāk. Tieši saprast, kas tad mēs esam, ko mēs piedāvājam, kāpēc tas ir tik svarīgi mums personīgi, vai ko mēs gribam nodot tālāk vēstījumu pasaulē. Un, attiecīgi no tā, tad arī veidot šo savu biznesa pieredzi, vai kas tas būtu. Un man vēl ļoti patīk arī šī vizuālā izpausme. Kā tas viss izskatās. Līdz ar to man ir stratēģija, es pati dizainus netaisu, bet man patīk pieskarties arī tam, kā šis zīmols forši izskatās. Lūk, tas tā īsumā par mani. Jā, man ir vairāki kursi, man ir grupa, es esmu diezgan aktīva Instagramā, es komunicēju, atbalstu mazos solo uzņēmējus, tā ir tāda vistuvākā man tēma, bet es strādāju arī ar lieliem uzņēmumiem. Jā, es varbūt netik daudz to ikdienā stāstu un reklamēju, bet jā, arī ar lielu uzņēmumu stratēģiju, kas būtībā pārāk jau neatšķiras arī no mazu uzņēmumu stratēģijas, tikai tas, ka ir lielāks mērogs, varbūt lielāki budžeti un ambīcijas. Lūk tā, tas būtu par mani. Kas ir premium zīmols? Es tieši šodien arī par to domāju. Kā vispār saklasificēt zīmolus, vai pat ne zīmolus, biznesus. Un es sapratu, ka ir jāizšķir, tā primitīvi runājot, 4. Pirmais tātad ir zīmols biznesa, kas būtu tāda masu tirgumu, saprotami, pieejami. Otrais būtu premium, jau mazliet ar savu specifiku, tad būtu luxury, tātad luksus zīmoli, un tad ir ultra luxury. Un man šķiet, ka aizvien vairāk mēs varam sākt domāt arī par premium zīmoliem, ne tikai kā, ja mēs iedomājamies premium, tad tas ir tur Dior, Chanel un Porsche, bet man liekas arī aizvien vairāk ir tāda starp kategorija sāk izveidoties starp masu tirgu un starp to premium, ko mēs esam klasiski pieņēmuši uzstīt par premium, bet arī īstenībā tās robežas sāk pārklāties tam šīm divām auditorijām, un īstenībā iespējams, ka premium pat vairāk sāk kļūt par tādu luxury, nevis par pašu premium. Jo pēdējā laikā, man liekas, mums ir tiešām ļoti daudz zīmolu, kas ļoti labi strādā uz tām premium lietām, un kas vispār ir iekļauts premium zīmolā. Tad tā ir kvalitāte, tā ir ekskluzivitāte, tā ir pieeja, tas ir klientu servis, tas ir iepakojums, dizains, tas, kā tas tiek konkrētā veidā darīts, jo ir atšķirības starp to, kas ir masu tirgus, un starp to, kas ir luxury, un ko tad dara premium. Droši vien par to mēs arī šodien parunāsim. Jā, tieši tā. Es arī klausījos, ko tu saki, un iedomājos, ka it kā tāds vārds stratēģija. Protams, uzņēmējiem mums liekas, jā, parunāsim par tādu stratēģiju, par šādu stratēģiju, bet vispār tas vārds stratēģija nav tāds, ka viņš būtu tāds ļoti, kā lai saka, pievilcīgs, kā pieņemsim, tad, kad es aicināju jūs runāt par zīmola aizsardzības stratēģiju, pieteicās daudz mazāk cilvēki nekā runāt par premium zīmolu. Un premium zīmolam tas vārds premium jau vien ir tāds, ka gribās, vienkārši to vārdu gribās. Un man liekas, tā ir arī tā atšķirība, ka premium elementi ir tādi, kad patērētājiem gribās viņu vairāk nekā parasto, nekā masu produkciju, vienkārši tā ir tā gribēšana. Un, es kā intelektuāla īpašuma vērtētājs arī ļoti bieži skatos uz zīmolu no vērtības viedokļa. Un kas bija interesanti, es uztaisīju nelielu pētījumu
par vietpūksteņiem. Un tā tad ir tā kā vietpūkstenis Amazfit, kurš ir ļoti līdzīgs Apple Watch, jā, bet maksā 100 eiro. Tad ir Apple Watch, kurš maksā, teiksim tā, 600 eiro, jā, un tad next level, un Apple Watch jau būs, Apple ir premium, jā. Un tad nākamais līmenis, tas jau ir Rolex, kas ir luxury. Un tad mēs šeit, skatoties uz šiem produktiem, mēs jau varam uzreiz saklasificēt. Tātad mass markets, funkcionalitāte ir, strādāt, viņš strādā, izskatās ok, 100 eiro. Vajag vietpūksteni, ir palēto. Tālāk nākamais ir premium, tāpēc, ka gribās. Bet premium zīmoliem ir arī tas, ka tur tomēr ir ne tikai tā kā luksus zīmoliem. Luksus zīmoliem ir tā, ka viņi nekonkurē ar parasti pārējiem premium zīmoliem. Viņiem ir vienalga. Ja, viņiem ir vienalga, kāda ir tehnoloģija, viņiem ir vienalga, ka tu pateiksi, ka viņš nav to vērts, tāpēc, ka viņi iet tieši uz to, ka tas ir luksus, tas nav katram. Tie, kam nevajag, viņi nesapratīs, jā, kā pieņemsim ar mani. Tas ir konkrētai cilvēku grupai, kur ar mums grib asociēties, bet tam nav nekāda sakara ne ar kvalitāti, ne ar inovācijām, ne ar ko citu. Bet premium zīmols tomēr cenšas, kā Diana minēja, vai ne, parādīt, ka tu var dabūt piemaksājot labāku kvalitāti, labāku piegādi, labāku komfortu, un līdz ar to premium pērkot, mēs vēl varam izmantot loģiku, kur cilvēks var ar loģiku pamatot, kāpēc man to premium vajag. Bet tad, kad mēs aizejam uz luksus zīmoliem, tur nav nekādas loģikas. Un loģisks, racionāls cilvēks, kas nevar atļauties luksus zīmolus, pārsvarā neuzskata, ka tāda vispār pasaulē viņiem ir kaut kāda jēdzīgums, vai ne? Un līdz ar to mēs šodien vairāk tā kā fokusējamies uz premium, vai ne? Jo tas ir kaut kas tāds, ar ko arī Latvija un vispār mazās valstis, kur ir laba kvalitāte, var izsisties, jo šajā pārprodukcijas līmenī, kurā situācijā mēs dzīvojam, ir jāliek klāt pievienotā vērtība. Man ir otrs tāds triggerējošais jautājums, ja mēs nodefinējam, kas tad ir tas premium zīmols. Un mums ar Diānu, ap citu, Instagramā ir bijis laivs pirms apmēram 1,5 gada tieši par šiem premium zīmoliem, kas bija viens no skatītājiem, neskatoties uz to, ka kvalitāte nebija premium. Un viena no interesantākām tēmām, kas klausītājiem interesēja, kas ir tas, ko noteikti nevajag darīt. Pastāsti. Man liekas, tev ir tik superīgi stāsti, ko nevajadzētu darīt, ja ir premium. Kādas ir kļūdas? Kļūdas tad ar šo zīmolu, ja mēs mēģinām viņu nosaukt par premium, mums šķiet, ka mēs piedāvājam premium preci, ir domāt, ka tas ir tikai par kvalitāti. Jo tu pareizi pateici, ja luxury mēs vēl varam tiešām tā kā, tas nav racionāls lēmums, vienkārši gribēju un viss. Jā. Tad pie premium tomēr cilvēki vēl skatās, lai tā cenas attiecība ar kvalitāti, ar servisu pirms pēc, lai tas tomēr viss iet roku rokā. Tad tā ir pirmā kļūda, kas mums šķiet, ka ja mums ir labs produkts kvalitatīvs, ko mums Latvijā ļoti daudz cilvēki domā, uzskata un to arī saka, ka viņiem ir premium produkts. Bet objektīvi ir kaut kādi elementi, kas to neparāda un neataisno šo nosaukumu. Pirmais jau ir tas, kā tas viss izskatās. Tātad grafiskais dizains bieži vien absolūti netur līdzi tai mūsu vēlmei, jo mēs šeit ar kvalitāti tikai mēs nevarēsim pierādīt to, ka mēs esam premium, diemžēl. Tam ir jābūt tādam kopējam laukam. Ja mēs iedomājamies zīmolu, tas ir tā kā, pateikšu to salīdzinājumu tādu. Tātad vienmēr sakot eglīte, ja? Tad Ziemassvētku eglīte, mums ir parastā eglīte, tas ir tas, ko mēs piedāvājam. Laba eglīte, skujas ir, viss kārtībā, kārtiņš, lapiņas, izbrīnišķīgi, kvalitatīva eglīte. Un tad mēs viņā sākam salikt visādas bumbiņas iekšā, visādas rotājumus. Un tas veido šo zīmolu kopumu, kas ir mārketings, kā mēs komunicējam, kādas vēstules mēs rakstam, kāda ir mūsu mājaslapa, kāda ir mūsu fotografija, iepakojums. Un tas viss kopā beigās veido to īsto gala egli, ko tad es īstenībā redzu tajos Ziemassvētkos, un man ir šī premium pieredze ar šo konkrēto egli. Jo egli pati par sevi, ka viņa ir smuka, tas ir koncepts. Tā kā ir forši, bet, lai es saprastu, ka šis rada man šo te pievienoto vērtību, ir jābūt arī šiem elementiem, kas ir saskaņā ar šo te foršo labo produktu, kas jums noteikti daudziem arī ir. Bet tātad, iepakojums, vai tas stāsta to stāstu, kā tas atnāk, vai tas viss ir samuļļāts, samurčkāts, pārlikts ar 105 skočiem, vai tomēr tur ir kaste, kas ir personificēta, sagatavota, ka mēs rūpējamies par to, lai arī galā tas produkts, kad atnāk, viņš ir reprezentabls. Vai mums ir laba mājaslapa, vai ir saprotams pārdošanas, pirkšanas process, vai ir labas fotogrāfijas, kas iedod šo te sajūtu par to, ka es pērku arī kvalitātes ar fotogrāfiju. Jo nekas, man liekas, ka ir reti, kas spēj nogalināt labu produktu, kā
švaka fotografija, švaka komunikācija un švaka šis izpildījums. Tas neiedod šo sajūtu, jo cilvēks uzreiz kaut tādā zemapziņas līmenī sāk vērtēt, kādu sajūtu šis man rada, vai šis man rada tādu uzticēšanos sajūtu. Un tagad, ja atnāk kaut kāds pakalpojums vai produkts, un man ir mazliet bail, vai šis izturēs, vai viņš nesaplīsīs, nesašķīdīs manās rokās, vai šis papīra vai kartona iepakojums ir pietiekami stingrs, lai to manu produktu atsūtītu, vai tā kastīte labi atverās. Šīs mazās detaļas viņas iedod to premium sajūtu. Jo, lai ko mēs gribētu teikt, ka mēs esam zero waste un nevajag tos iepakojumus, katrs cilvēks mīl šo unpacking pieredzi. Katram cilvēkam patīk atnākt, atpakot un redzēt, kas tur ir. Un kāda šī pieredze ir radīta? Tas nenozīmē, ka visam ir jābūt tur zelta lentītais un tur izgrabtiem vārdiņiem, burtiņiem vispārējo, bet tajā sava zīmola, sava segmenta ietvaros, kā tu pasniedz. Man patīk šis vārds, vai šņakaini, vai šņakaini būtu tā, ka viss ir sagumzīts un tāda kaut kā pausu galam, vai arī tas ir pārdomāts. Tā kā šī jau būtu tāda pirmā kļūda, vienkārši jau uzreiz tādā apziņas līmenī aizsūtīt signālus, ka mans produkts ir kvalitatīvs, bet arī viss apkārt ir kvalitatīvs. Jo kaut kāda viena lieta, kas nestrādās, viņa baigi var iedragāt arī visu tā zīmola reputāciju, tēlu, uztveri, un tāpēc premium zīmoliem par šo ir jādomā. Un nevar atnākt pateikt, man ir premium produkts, jo mēs baigi foršās lietiņas ražojam, un beigās, tad, kad ir runa par komunikāciju, fotogrāfiju, klientu servisu, tas viss ir tādu, ar tādu pavisam lielu mazumu piegaršu. Jā. Tad dizains, iepakojums, komunikācija, piegāde, droši vien atgriešana arī varētu būt kaut kas tāds, kas ir svarīgi, servis. vai ne? Jā. Un man gribējās, ja jūs arī rakstat, kas tad ir tās kļūdas un ejiet cauri savam checkboxam, ko jūs tā kā varētu pārskatīt, vai tas atbilst, tad man ir viena tāda lieta, kas uzņēmējiem ir priecīga ziņa, ja? Viena no kļūdām premium zīmoliem ir tas, ka ir pa zemu cenu. Ja jums ir zema cena, tad zema cena bieži vien rada sajūtu, ka tur kaut kas nebūs. Un tā ir tāda ļoti liels sakars arī ar to uzņēmuma, kā lai saka, nezinu, kā to teikt, pašvērtību, nezinu, egregoru vai kaut ko tādu iekšējo sajūtu par to kvalitāti un par to, ko drīkst piedāvāt tirgu un par to, ko drīkst atļauties. Un līdz ar to tā sanāk tad neliela psiholoģiska spēle, tīpaši, ja mēs nerunājam par lieliem uzņēmumiem, kur ir 100 un 200 darbinieki, bet mēs runājam par mazajiem uzņēmumiem, vai ne, tad ir ļoti svarīgi, ka tas uzņēmuma īpašnieks pats zina, kas ir premium zīmols, un viņš arī pats pērk premium zīmols, jo kamēr viņš nesaprot to filozofiju, kas ir prātā pircējam, vai arī viņa pārdošanas komanda nesaprot to filozofiju, kas ir prātā pircējam, kas ir tās vērtības, kāpēc viņš ir gatavs maksāt vairāk un kāpēc tā cena, ja ir pa zemu, radīs aizdomas, vai ne, tad ir grūti izveidot premium zīmolu, neierēķinot tur šo te, kā lai saka, marģinu. To, ka tas ir tas premium piemaksa. Tāpat kā es teiktu, ka arī Starbucks kafija ir premium zīmols, jo ir parastā kafija, kas maksā €50, un ir Starbucks kafija, kas maksā €4. Un tā atšķirība, tā ir tā premium piemaksa, ko cilvēks piemaksā par to savu pieredzi, par to, ka viņš drīkstēs sēdēt ilgāk, par to, ka viņš drīkstēs pieslēgt savu datoru, lādēt viņu vai ne, uztaisīt sev, nezinu, fotosesiju priekš Instagramā, vēl visu kaut ko pārējo, bet īsi sekot, tā ir lieta, par ko mēs piemaksājam. Un, principā, arī vērtējot zīmolus, mēs arī ņemam vērā, cik liela ir atšķirības starp parasto kafiju, premium kafiju un varbūt luksus kafiju, kas tur sastāv no kaut kādu, nezinu, pārstrādātiem tur kaut kādiem kafijas graudiem specifiskā veidā, neteiksim kādā, bet dažādos specifiskos veidos, kur viena kafija var maksāt daudz dārgāk. Un pagaršojot viņu, arī kafijas eksperti saka, ka nav jau tā, ka viņa būtu labāka, veselīgāka, vienkārši viņai ir tā, luksus cena, vai ne? Kas ir vienkārši tāpēc, ka ir jāizstāst. Tagad mēs atgriežamies pie tā zīmola, vai ne? Jā, super. Kāpēc zīmols ir tik svarīgs? Jo tā, ka mēs veidojam, un kāpēc tā zīmola stratēģija, par ko tā ir runa tajā zīmola stratēģijā? Kā es veidošu savu komunikāciju, savu stāstu, lai cilvēkam es attaisnotu arī šo cenu? Jo tanī brīdī, kad cilvēki vēlās iegādāties tieši manu produktu, viņi vairs neskatās, vai tas ir lētākais, kādi ir tehniskie parametri, viņiem vairāk tas ir tāds emocionāls lēmums. Es vēlos ar šo zīmolu. Un jo precīzāk mēs spējam to tā kā raidīt kā signālu, jo
jo precīzāk nāk arī atpakaļ tā auditorija. Un tas ir, kas arī tikko pieminēts ar tām pašām fotogrāfijām, vizuālo, ar stāstu, ar vērtībām, par ko tad zīmols iestājās. Jo tanī brīdī, kad mēs prezentējam arī sevi, man ļoti patīk arī personīgi zīmoli, ka mēs zinām, un īpaši mazākiem zīmoliem, bet arī lieliem. Mēs arī lieliem dažiem zīmoliem zinām tos īpašniekus, uzņēmējus, un viņi iedod arī šo tādu plusiņu, ka es šo zīmolu pazīstu, mums ir draudzīgas attiecības, tas nekas, ka, tā kā nekad ever dzīvē, drīzāk mēs nestiksim šos īpašniekus, vai ne? Bet mums ir sajūta, ka mēs viņus tuvāk pazīstam, un mēs gribam būt daļa no šīs kopienas, un to, ko dara labi zīmoli, viņi veido tādu kā kopienu, viņi ir kā tādas sociālas kustības, un tad mēs esam dažādās sociālās kustībās, un vēl kas ir jāsaprot, ka cilvēki nekad nemaksās naudu par to, ko viņi neuzskata par vērtību, jo iespējams, ka jā, man ir premium produkti, par kuriem dažiem es esmu gatava maksāt, un citās atkal nozarēs es būšu gatava iziet uz kompromisiem, vai arī dzen nē, un tas viss ir atkarīgs no vērtībām. Tāpēc mēs nekad nevaram apvainoties arī uz cilvēkiem, ja viņi nepērk mūsu produktu, de pa jebkādu cenu, ja tas nesakrīt ar viņu vērtībām. Un tieši šī zīmola stratēģija to arī paredz, ka mēs vienojamies, ar ko tad mēs strādājam, kas ir tas ideālais klients, kurš šo novērtēs, un mēs nemēģinām pa visām varēm izdarīt tā, lai visi mūs iemīl. Tas nav galvenais mērķis. Mūsu galvenais mērķis uzrunāt tos cilvēkus, kas mūsos jau saskata vērtību, jo tie būs mūsu zīmola, tie pirmie ticētāji, pēc tam viņi būs vēstneši, un viņi beigās būs tie, kas iespējams paplašinās arī to mūsu tirgu, pat bez mūsu tādas personīgas iesaistes, jo viņi būs tie pirmie, kas būs noticējuši, būs šī vērtību sakritība, un viņi būs gatavi iegādāties. Bet vienmēr jāskatās, par ko mēs esam gatavi maksāt un par ko mēs neesam gatavi maksāt. Un tas ir individuālā līmenī jau. Jā. Tas man atgādināja tieši par to personisko sajūtu. Un pirms 20 gadiem man bija biznesa intelektuāla City Fashion, un mēs nodarbojamies ar ASV modes zīmoliem, premium un luksus zīmoliem. Pārsvarā premium zīmoliem mums bija outlets, un es atceros, ka bija sievietes, kas bija iepirkšās agrāk Amerikā, tieši Ralph Lauren, un viņām bija tāda sajūta, ka viņas pazīst Ralphu Lauren, un viņas gāja pa veikalu, un šādu žaketīti Ralph viņš ir uztaisījis, un šādas bikses, un mēs vienkārši ar meitenēm arī tāda sajūta, ka patiesībā jau viņa nepazīst, vai ne, to Ralphu Lauren, bet vienkārši viņš ir tik bieži žurnālos sevi rādījis un personificējis ar šo savu premium zīmolu, ka cilvēkam ir sajūta, ka viņš ir izlasījis visas intervijas ar viņu un redz to stilu, un kā viņi arī rāda, ka viņš fotosesijās tur palīdz tur meitenēm sastāties, un tā kā, rada to sajūtu, ka viņš ir tas, kurš tur vada to parādu un ir pazīstams ar klientu. Un man liekas, ka tā ir arī tas personiskais zīmols, ar ko Diana sāk stāstīt, ir veids, kā mēs ar mazāku budžetu varam izveidot premium zīmolu. Jā? Jā, un nevelti arī ir tāds trends, īpaši Amerikā to var novērot, ka ir cilvēki, mūziķi, sportisti, cilvēki, vienalga influenceri, kas veido ļoti spēcīgus savus zīmolus, iegūst lielas autorijas, jo tad, iedomājies, tev ir, Amerikas gadījumā, piemēram, tie ir miljoni sekotāji, un tad vienkārši izdomā, izlaidīšu lūpu krāsu, tev uzreiz jau ir auditorija, jo tu caur savu personīgo zīmolu, ja esi pie sevis jau savāc tik lielu cilvēku daļu, tev pat nav jāsāk no nulles mārketings, tu vienkārši uzreiz jau pirmajā brīdī, kā produkts ir gaisā, tu jau vari viņu pārdot ļoti lielam cilvēku skaitam, kas ir tavi fani. Un, labi, bet neiesim arī tādās, varbūt galējībās par faniem, bet kaut kādā mērā tās ir tāds draudzīgs attiecības. Mēs vienkārši jūtam par faniem, jā. Jā, es vienkārši negribu aiziet tādā kaut kādā bišķiņ tādā fanātismā par to, ja es nezinu, vai es Ralfiņu kādreiz uzrunāšu, tā vārdā, ja veiklā ejot, tik varbūt tuvas attiecības ar modes zīmoliem, nē, bet, protams, es zinu, vai kur man savukārt ir, vai kur tavs plānotājs Linda, vai ne, absolūti, vai kur, jā, es kaut kādā mērā, jā, var teikt, ka es fanoju par šo cilvēku, par sievieti, kas izveidojas biznesu, ka viņa turpina darīt, kas ir viņas vērtības, ko viņa turpina stāstīt, un tas ir, Latvijas gadījumā, tas ir premium zīmols. Jā. Un man ir šis plānotājs, kas ir, protams, objektīvi krietni dārgāks par parastu plānotāju, ko varētu nopirkt jebkurā grāmatnīcā, bet es gribu būt daļa no šīs kopienas, jo man patīk, ko Linda dara, kā viņa rada šos te projektus un produktus. Tā kā jā, beigās šis spēlē par labu. Jā. Ja tas būtu inkognito produkts, tad es pieļauju, ka būtu grūtāk izdarīt lēmumu par labu, kāpēc tik dārgu pirkt, ja pirms tam nav bijis šis darbs ar komunikāciju, kurā šis zīmols ir nopelnījis to savu vietu, nopelnījis uzticību,
Jo bez uzticības nav pirkuma. Ja es tev neusticos, un tā uzticēšanās, ja viņa ir tāda arī zemapziņas un tādu pāris sekundžu pat jautājums bieži vien, ieraugu un uzreiz ir izstāsta aizdomīgi, nepirkšu. Vai arī ieraugu, ok, šis izstāsta labi, man patīk, jo nospēlē kaut kādi elementi, vai tā ir krāsa, vai burti, vai fotografija, vai kaut kādi vārdi, viņi nospēlē uz manu apziņu. Un manā galvā šis saslēdzās, šis ir kaut kas labs, es tam uzticos. Un tādā brīdī mēs esam gatavi iegādāties. Un iedomājieties, cik ļoti tāds sarežģīts mehānisms arī galvā notiek. Emocionāli, racionāls cilvēkam, kad viņš izdara pirkuma lēmumu. Un tieši tāpēc uzņēmumi, zīmoli, biznesi nevar mēģināt darīt tā, ka mēs būsim labi pilnīgi visiem. Nav iespējams. Mēs būsim labi tiem, kas ir mūsu tā ideāla auditorija, mērķa auditorija, kas saprot mūsu vērtību, kas saprot, ko mēs darām, kāpēc vispār šis produkts ir radies. Jo kāds pavīpsnās un teiks, kāpēc tu naudu tērē uz tādu produktu lieku pilnīgi, vai ne? Un citam savukārt tas atkal ir kaut kas tik tuvu sirds stāvošs, ka viņš ir gatavs par to maksāt. Tāpēc jau mēs strādājam ar to zīmolu komunikāciju, tas super svarīgi ir. Es tieši tur runāju, un es tieši to identiski pierakstīju domu par to, ka premium zīmols ir premium mērķa auditorijai. Un premium mērķa auditorija ir tāda, kur atkal atgriezīsimies, negribu pirkt arī lētāk, vai ne? Jā. Es negribu sev, man gribās Cloudberry plānotāju, ne tikai tāpēc, ka Cloudberry ir mūsu klients, bet arī tāpēc, ka ir kvalitāte, ir pievienotā vērtība, un ir sajūta. Un es zinu, ja es tagad iedomātu, es ietaupīšu 50% un nopirkšu sev kaut kādu līdzīgu. Un katru reizi, kad es vēršu viņu vaļā, es domāju, bet nav jau Cloudberry. Un es zinu, es dzīvošu veselu gadu. Katru dienu es plānošu savu dienu, es vēršu vaļā un es atcerīšos, bet nav jau tas. Jā. Un tas ir arī, man liekas, tas, ka zīmoliem ir jāizveido tā sajūta, ka cilvēki tik ļoti viņu grib, priekš tādas lietas, ka tu gribi viņu, un tu zini, ka tu viņu lietos, ka tu būsi priecīgs, ka tev tā lieta ir. Un ir kaut kādas sadzīviskas lietas, ko paņemot rokā, tu izlasi, Mastermind pildspalvi, es zinu, man viņa atsūtīja no Amerikas, Tonis Robins. Un uzreiz ir tāda tā kā, sajūta, jā. Tam pat nav nozīme, ka tik maksā pildspalvi, bet vienkārši viņi rada to kaut kādu saistību ar to cilvēku. Es arī rada to, ko tu pati par sevi domā arī. Jo, zin kā, man patīk šis teiciens par to, ka zīmols reāli ir stāsti, kas dzīvo ļoti pārliecinošu dzīvi citu cilvēku galvās. Jā. Viņi mums ir iesēdušies kaut kur galvās ar kaut kādu verbālu, neverbālu komunikāciju. Un man tieši nesen bija šāds piemērs, kā tev ar to plānotāju. Man bija ar ziepēm. Es nopirku ziepes kaut kādas, un es katru reizi, kā mazgāju rokas, kā man nepatīk tā smarža. Un es katru reizi domāju, diez lētās ziepes. Un vienmēr jūtos švaki tajā procesā. Domāju, kāpēc es sevi moku? Vienkārši nopēc normāli ziepes, ar kurām jūtos labi. Viņas varbūt ir 2 reizes dārgākas, bet joprojām esam zem 10 eiro. Ja? Jā. Bet pilnīgi citu iedod sajūtu. Un skaidrs, ka tas spēlēs kaut kādām manām emocijām un sajūtām, kā es sevi uztveru tajā brīdī, kad lietoju kaut kādu konkrētu produktu. Jā. Un ir lietas, kas man ir svarīgas. Kāpēc ir ļoti daudz arī vajag tās brīvi dētās olas. Ja? Viena lieta, kad mēs aizstāvam tur dzīvniekus, otram vienkārši liekas, ka tā ir labāka. Ka tu iestājies par kaut ko labāku, vai ka viņas noteikti būs garšīgākas. Tā jau arī ir tāda ticība. Jā. Mums jau varētu arī būt, un ļoti ilgi ir bijis vienalga, kas ar tām visām notiek, vai ne? Bet tagad tas ir palicis aktuāli. Ja tev tas arī norezonē, tad tu maksās reāli 2 reizes, 3 reizes dārgāk par tām pašām it kā olām. Bet tas ir svarīgi. Un tādā brīdī, tad mēs runājam ar to autoriju, kurai šīs būs svarīgi. Un viņi pirks tās olas, kas ir par 4 eiro. Jā, tad mēs nodefinējam auditoriju, ar ko mēs runājam, bet, lai mēs viņu nodefinētu, mums ir viņa jāpazīst. Ja? Un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi pazīt to auditoriju un saprast, jo, pieņemsim, IKEA auditorija ir viena auditorija, kas grib tiešām to skapi varbūt meditatīvā procesā vai lai ietaupītu paši saskrūvēt vai ne, bet tā noteikti nebūs arī premium zīmola auditorija, kura grib, lai kāds cits atved uzliek un atstāja, vai ne. Līdz ar to ir jāsaprot tā auditorija pirmkārt un otrkārt, atkal, kas ir labā ziņa, ka ir jāliek lielāka cena nekā sākumā gribētos un jāmēģina pat likt lielāku cenu nekā ar konkurentiem. Tā kā Apple, pieņemsim, nekad nav domājis, ka viņiem vajadzētu paskatīties, cik ir vidējā cena par tik un tik procesoru jaudu tādiem un tādiem kritērijiem un aptuveni pielīdzināties un tā, bet viņi vienkārši diktē paši, un arī man liekas, ka tas ir tas, ko premium zīmoliem ir jādara. Viņiem ir jādiktē cena, lai klients saprot, kāpēc viņš ir samaksājis vairāk, jo tad viņam pašam būs lielāka vērtība par to lietu, ko viņš ir iegādājies, un pašam lielāka vērtība par sevi to lietu lietojot, vai ne?
Jā. Nu, lūk, un, protams, ka premium zīmolus arī vajag obligāti aizsargāt, jā? Jo... Nu, lūk, mēs tagad beidzot nonākam pie šīs daļas, kurā es ļoti gribētu, lai tu pastāsti, Ieva, ko tu nodarbojies un kas ir tas, ko tu vari piedāvāt šajā zīmola aizsardzības jautājumā. Jā, paši paldies, ka tā uzaicināji. Un, jā, man ir apakšā rakstīts patentpilnvērniece un zīmola aizsardzības eksperti. Patiesībā es esmu arī intelektuāla īpašuma stratēģi un vērtētāji. Pēc izglītības man ir maģistra grāds biznesa stratēģiskā vadībā, bet man ir arī izglītība marketingā un modes dizainā. Nu, tā kā imidža dizainā. Tā kā man ļoti patīk tā ideja apvienot imidža jautājums ar biznesa stratēģijas jautājumiem, nu, un arī kā patentpilnvarniekam ar juridiskiem jautājumiem. Tīpaši, ja ir jārisina kaut kas tāds sarežģītāks, tad man ļoti patīk tādi sarežģīti izaicinājumi, un bērnībā ļoti patīk spēlēt šahu. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka man nebija draugu, jo mēs dzīvojam tādā lielā mājā, kur bija apkārt sēta, un līdz ar to es vien pats spēlēju šahu. Es biju izstudējis visas šaha grāmatas krievu valodā, visādas kompozīcijas mācēju 5-6 gadu vecumā uztaisīt ar dāmām un tā. Un es varu pateikt, ka jā, tas ļoti attīstīja loģiku un nu, tādu kā domāšanu tādu interesantu, abstraktu. Un man ļoti patīk risināt sarežģītas lietas. Un es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc es izveidoju šo te pasaulē pirmo kursu, kas ir par saucās ideāla preču zīme. Tas ir kurs par to, kā no idejas, ka vajag zīmola vārdu vai produktu nosaukumu, var nonākt līdz stratēģiski atbilstošam, arī tas, ko Diana stāstīja, ka viņš atbilst vīzijai, misijai, mērķa auditorijai, radošam, vienlaicīgi pārbaudītam pareizi un pareizi aizsargātam zīmola vārdam, jo man liekas, ka tur ir divi tādi svarīgi aspekti, arī veidojot premium zīmolus, un jo īpaši veidojot premium zīmolus, ka gribās, lai tu esi tirgū vienīgais ar to, un arī vienīgais, ka neviens cits nav līdzīgs, kad ierakstot Googlē tavu zīmola vārdu, tu vienkārši esi augšā. Mēs runājam tieši par nosaukumu, nevis par to, ka nav citu līdzvērtīgu preču kā tādu. Jā, ne, preces ir, bet tieši tas nosaukums. Tu izcelies ar to, ka tas ir premium, un viņš ir viens pats tāds, tā kā, kad Apple radīja savu zīmolu, neviens zīmols nesaucās kā auglis vai dārzenis, jā. Visi bija ļoti tehnoloģiski nosaukumi, un tas cenāk, tu esi tā kā bišķīt inovators, un arī tu ej ar to spēcīgo nosaukumu, tā kā pieņemsim Rolex, kas arī neeksistē vārds pats par sevi, vai Virgin arī bija ļoti tāds, nu, kā lai saka, nu, tāds, kas izsit no sliedēm, nu, nav tas pats. Tas pats Ralfs Laurenz arī, tad, kad veidoja savu zīmolu vārdu, viņš arī prasīja savam draugam, nu, kā man saukt tev zīmolu Players vai Polo, jā? Un draugs teica, nu, sauc Players, jo visi ir Players, un neviens nezin, kas ir Polo. Un viņš padomāja un teica, nu, jā, tad es saukšu Polo. Tāpēc, kad man ir ļoti šaura mērķa auditorija, man šķiet, ka viens ir svarīgi to izdarīt no tehniskā, biznesa, stratēģiskā un juridiskā viedokļa, bet unikāla zīmola vārdu veidošanai, manuprāt, ir arī tāds kā personīgās izaugsmes liela vērtība tajā, jo tas zīmola vārds paliek ar mums katru dienu. Un patiesībā mēs to savu vērtību un cerību un plānu un misiju iekodējam vienā vārdā. Un man liekas, ka tas ir maģisks brīdis, kad uzņēmuma vadītājs nosauc savas vērtības, komandas vērtības, produkta vērtības, vīziju, ko viņš grib izdarīt, un tad no tā izveido vārdu. Tad tas vārds faktiski nes to visu, kas ir bijis tajā, nu, radīšanas brīdī. Un tāpēc man liekas, ka tas ir tāds, nu, superīgi nodarbošanās sieviete. Un visiem veidot savus vārdus personīgi un ielikt viņos iekšā visu, jā. Tā kā tas ir kopumā par mani, es esmu diezgan aizrāvusies ar zīmola vārdiem un preču zīmēm. Tas ļoti labi, jo es savukārt absolūti ar to nenodarbojos. Tāpēc ir ļoti labi, ka tu vari palīdzēt ar zīmola nosaukumu. Klau, no jautājumos bija viens labs case par arī tur, kur tieši kā reiz gadījās kāzus ar nosaukumu, kurš acīm redzot, nezinu, turbūt var novērtēt šo situāciju. Tā. Vai nebija pietiekami aizsargāts, vai bija iespējas interpretācijām, bet pa lielam, vai arī tas nosaukums pārāk plašs, varbūt, ka tu vari arī nolasīt? Jā, es tagad skatos, kas tas varētu būt. Bet es tev vienlaicīgi gribētu pirms tam pajautāt arī citi jautājumi, varētu būt tieši tavā sakarā, jā. Bet ir viens tāds garāks jautājums par dižozos un dižozos. Ir viens uzņēmējs ir jautājis, ka uzņēmums ir ar nosaukumu dižozos kopš 93. gada. Ja? Un
un tad vēlāk viņš ir mainījis nosaukumu uz Dižozols Plus, un pirms pāris gadiem viņiem ir uzradies cits uzņēmums zināms, tā kā vai nevar saprast, vai tas ir konkurējuši, vai vienkārši cits uzņēmums, kurš ir ielicis sev nosaukumu Dižozols bez ž burta vietā ir z, jā. Un tad visticamāk, ka jautājums ir, vai tā drīkst, vai ne? Jo tad vienkārši, laikam, varbūt tas jautājums ir pa garu, jo tas jautājums, neviens teikums nebeidzās ar jautājumu zīmi. Ja? Jūs ziniet, kāds ir, kad tad īsti nevar saprast tas jautājums, bet es pieļauju, ka jautājums ir, vai tā drīkst. Jā, es atbildēšu, kā es gribu. Es teikšu tā. Pirmkārt, uzņēmuma nosaukums nav preču zīme. Preču zīme ir tas, ko lieto uz produkta. Zīmola uzņēmuma nosaukums var būt preču zīme, bet tas nenozīmē, ka tā ir preču zīme. Līdz ar to uzņēmuma reģistrā iekļauts uzņēmuma nosaukums nedod nekādas tiesības uz aizsardzību, ja vien viņš netiek pietiekamā apmērā lietots, lai viņam rastos nereģistrēts preču zīmes status. Es ceru, ka tas neizklausās pārāk sarežģīti, jā, bet īsi sakot, preču zīme ir tas, kas tiek lietots uz produktu vai saistībā ar pakalpojumu un reklamēts, un patērētāji to produktu tā sauc. Ja? Bet, ja mēs vienkārši nosaucam nosaukumu, un kā pieņemsim, labs piemērs ir Orkla. Ja? Orkla ir uzņēmums, bet neviens ejot veikalā nesaka, nopērc man Orklas šokolādi. Ja? Līdz ar to tas īsti nav, lai gan Orkla ir diezgan liels uzņēmums, līdz ar to viņš pats par sevi ir zīmols, bet tikpat labi tas varētu arī būt kaut kāds XYZ uzņēmuma nosaukums, ko cilvēki nemeklē. Ar to arī ir atšķirība. Otrakārt, otrs princips preču zīmēm ir preču pakalpojumu saraksts. Pieņemsim, ja viens uzņēmums ar Dižozols tirgo, kamīnu malku, bet otrs tirgo autoriepas, tad šie produkti savstarpēji nepārklājas, mērķa auditorija nepārklājas, tirgošanas vieta nepārklājas, un līdz ar to viņi var pastāvēt mierīgi līdzās. Un treškārt, iesaku, tad, ja jūs zinat, ka jūs savu preču zīmi lietosiet kā zīmolu, ilgtermiņā reģistrēt pēc iespējas ātrāk, sākt vismaz ar Latviju, tas ir ļoti, ļoti lēti Latvijā pieregistrēt preču zīmi. To var atļauties jebkurš uzņēmums, kurš var atļauties pieregistrēt uzņēmumu, var atļauties pieregistrēt arī preču zīmi. Ja? Un šobrīd ir pieejams arī Eiropas Savienības finansiāls atbalsts līdz pat 90% gan konsultācijai, gan reģistrēšanai. Bet šajā situācijā, lai varētu precīzi atbildēt, ir jāredz, kā šī preču zīme tiek lietota, bet šis ir arī superīgs pierādījums tam, ka nereģistrētu preču zīmi aizsargāt ir ļoti grūti, jo pirmkārt būtu jāpierāda, kā tu viņu lietoji, kur tu viņu lietoji, cik ilgi tu viņu lietoji, vai tu viņu reklamēji, kādās reklāmās, vai tas, kas tev izveidojas līdzīgi nosaukumu, vai viņš redzēja tavas reklāmas, vai viņš netīšām. Varbūt viņam ir uzvārds Dižozols, varbūt viņam ir adrese Dižozols, tā kā mājas nosaukums, varbūt viņam ir tiesības uz to vārdu. Tā kā tā lieta ir tāda komplicēta no juridiskā viedokļa, tur būtu jāpēta dziļāk. Bet īsi sakot, ja jums ir unikāls agrāks nosaukums, un jūs viņu esat reģistrējuši kā preču zīmi, tad jums ir tiesības aizliegt citiem lietot gan identisku, gan līdzīgu. Un tad, ja vienam ir Ž un otram Z, tas būs līdzīgs. Un ja vienam Dižozols un otram Dižozoli, arī būs līdzīgs. Līdzīgs skaitās tad, kad ir līdzīgs no patērētāja uztveres viedokļa. Tā kā tāds interesants case. Tur būtu case tādā gadījumā, ja tas ir līdzīgs produkts un preču zīme nav reģistrēta. Tā kā, principā, tur aizliegt neko nevar. Tad ir jautājums, cik spēcīgs ir tas pats pirmais šis zīmols un uzņēmums, cik daudz jau tur ir mārketinga materiāli sagatavot un visu, un vai iespējams, ka īstenībā startēt vienkārši ar citu nosaukumu, kas ir. Jā, vai var pierādīt savas agrākās tiesības. Bet viņas būtu vispirms jāpierāda, lai kaut ko darītu. Šis ir ļoti labs piemērs, tiem pašiem Cloudberry plānotājiem. Kāpēc ir jāiet reģistrēt preču zīmi? Pieņemsim, šogad uz Ziemassvētkiem slavenais tirniecības portāls Temu tirgoja plānotājs un lika reklāmu Google lēti premium Cloudberry plānotāji. Ieejot linkā, protams, nekādu Cloudberry plānotāju tur nav. Tā darīt nedrīkst. Mēs uzrakstījām brīdinājumu vēstuli, veicām visas darbības, un reakcija bija ļoti, ļoti ātra. Ja? Jo tad, ja jūs zinat savas tiesības
spējat pamatot, ko jūs izdarīsiet visi, ja? Tad var ļoti ātri sagaidīt reakciju. 3 darbdienu laikā reklāma tika pārtraukta, un arī uzņēmuma vadība informēja arī visas sistēmas, ja, kad vārds Cloudberry tika ielikts kā aizliegtais vārds reklāmās un nekur nefigurēja. Un tas ir pateicoties tam, ka Cloudberry bija reģistrēta Latvijā spēkā esoša preču zīme, tieši konkrēti arī uz plānotājiem un kancelēs precēm. Ja Cloudberry nebūtu šāda preču zīme, tas nenozīmē, ka viņi nevarētu aizsargāt savas tiesības. Tikai viņi to nevarētu izdarīt 3 dienu laikā. Iespējams, ka viņiem nāktos šādam procesam patērēt pat, nezinu, ejot caur tiesām un pierādot savas agrākās tiesības, tur pat var gadiem aiziet tas process, ja preču zīme nav reģistrēta. Līdz ar to teorētiski likums dod iespēju aizsargāt nereģistrētu preču zīmi, bet praktiski reģistrētu preču zīmi aizsargāt ir daudz, daudz vieglāk, ātrāk un drošāk. Tālūk. Un starp citu, Diana arī ir reģistrējusi preču zīmi, zīmola spēle. Jā, līdz ar to neviens cits, kurš vēlas veidot kursus saistībā ar zīmola vārdu veidošanu, nevar lietot vārdu zīmola spēle. Viņiem ir jāizdomā citi nosaukumi. Jā, man liekas, šī ir tāda arī laba lieta, par ko padomāt, par to, ka, jā, īpaši, ja tas nav tāda taustīšanās un testēšanās režīms, bet vairāk jau patiešām, kur jūs jau investējat iepakojumā, mājaslapās, tiešām, tādās dārgās lietās, kas ir, un tu saradi kaut ko, un beigās tev kāds var pateikt, Klau, šis jau eksistē, šo tu nevari, vai tajā tirgos, ko tu plāno doties, tur jau kaut kas tāds līdzīgs ir, tad tas tev kanceli ir uzreiz. Tā kā papētīt pirms tam, attiecīgi kādas ir tās arī ambīcijas, jo tādiem mazākiem, varbūt tiešām, kur mēs vēl, tā kā skatāmies, testējam, tas varbūt nebūtu tik svarīgi, bet ja mēs investējam jau lielākas summas un ir ražotnes un tādi lielāki notikumi, es domāju, ka šis ir obligāti jāizdara, lai vienkārši aiztaupītu savu nervus un arī kaudz naudas. Tieši tā. Un man ir, es pat esmu pārsteigta teikt, ka viens no biežākajiem jautājumiem, ko man klienti jautā, ir, vai man vajag aizsargāt savu zīmolu? Un tad atbild ir, vai tev vajag aizsargāt tavu zīmolu? Vai ne? Jo tas ir tā, ja tu gribi, lai tu esi vienīgais, kam ir tiesības viņu lietot, ja tu gribi būt drošs, ka neviens cits neuztaisīs kaut ko līdzīgu, nepiereģistrēs un neaizliegs vēl tev lietot, jā. Ja tu zini, ka tu viņu lietos ilgtermiņā un tu turpinies tā kā investēt naudu reklāmās, mārketingā, ja tu zini, ka tu varbūt pat nākotnē iesi eksportā, tad atbildi ir skaidra, vai ne? Savukārt, ja atbildi ir, nē, es nezinu, varbūt tās man nemaz nevajag, varbūt tas tikai man uz mēnesi, uz vasaru projekts, jā. Ja ir projekts uz vasaru, tad nevajag reģistrēt preču zīmi, tiešām tad nav vērts, jā. Bet ja ir skaidrība, un ir arī kas ir ļoti bieži, kad uzņēmēji saka, jā, es gribētu, bet es negribu šito vārdu. Es zinu, ka es kaut kad taisīšu rebrandingu, bet es vēl pagaidām briestu. Un šis ir labs, citu arī jautājums ietverts, cik svarīgs, kas nosaka, ka zīmolam ir pienācis laiks veikt rebrandingu, un cik svarīga ir zīmola vadības politika eksporta tirgos, un cik ļoti ir jāņem vērā etniskās iezīmes katram reģionam. Diana, 4 jautājumi vienā. Es jau vairs neatceros tos pēdējos, es negribu uz viņiem atbildēt. Es atbildēšu pēdējiem, tu atbildes pirmajiem. Kā ir kriteriji, kad ir jāveic rebrandings? Es pastāstīšu par politiku. Kādi kriteriji? Jā. Ja ir objektīva nepieciešamība, kā piemēram šajā gadījumā, ko mēs tikko runājām, tad ir skaidrs, ka 2 pastāvēt nevar, tad vai mēs cīnāmies par savām tiesībām, vai arī mēs kaut ko radam jaunu. Rebrandings tas vienmēr ir tā kā ilgstošāks tāds process, sāpīgs. Bieži vien cilvēki sākumā, tas ir reāli tā kā gan rīzē kā palaist no jauna, kaut ko no nulītes to savu zīmolu un uzņēmumu. Bet to visu izdarīt, tam ir vajadzīgs laiks, un esošu auditoriju vienkārši smuki pārsildīt, un tas jau tālāk, kā to visu ieviest, tas ir acis nākamais jautājums. Bet kad šis zīmola rebrandings varētu būt vajadzīgs? Tad, ja esošais zīmols neļauj izpausties eksportā, ja tu saproti, ka ar šo nav iespējams iziet ārā, piemēram, ja tu vēlies iet eksportā, bet vārds ir tik latvisks vai tikai latviešu valodā, ko nav iespējams vienkārši dot tālāk. Jā, vai kaut vai slikti skan angļu valodā. Vai slikti skan angļu valodā, piemēram, jā. Vai vēl ir kaut kādas dubultās nozīmes, jā, vai vēl kaut kas tāds, tad tas jau ir. Otrs, kad ir rebrandings, kad zīmols ir morāli novecojis. Morāli un vizuāli novecojis. Bieži vien to dara, kad atnāk jauna komanda vai jauna vadība. Vienkārši mēs saprotam, ka šis, kā mēs darām, tas ir baigie 90. vai, nezinu, vienalga, slikts PowerPoints, jā, tas, kas mums šobrīd ir. Mēs gribam kaut ko foršāku, mēs gribam iet, varbūt jaunā tirgo vai izveidot šo jaunu
tādu redzējumu par sevi. Tad tādā brīdī, kad ir skaidrs, ka ir vienkārši novecojis vizuālais izskats. Tas būtu tas nākamais. Jo parasti jau man šķiet, ka tās zīmola vērtības tā gadu gaitā pārāk nemainās. Tas kodols jau paliek. Jautājums, kā to vēl, cilvēki mainās tādā ziņā, ka viņiem varbūt ir lielākas ambīcijas, lielāki mērķi, autorija, varbūt kaut kādas tur jaunas features, kodos produktos parādās. Un tad, tas nozīmē, ka to ar vecajiem vēstījumiem un ar veco identitāti vizuālo vairs nespēja sasniegt vēlamo auditoriju vai nespēja attaisnot cenu, piemēram. Un tad mēs varam runāt par šo rebrandingu. Dažkārt vienkārši, tāpēc, ka sagribēju. Viss tas, kas bija man apnika, es gribu kaut ko jaunu, es gribu jaunu nodaļu savā dzīvē. Tā kā nevienmēr tas ir racionāli un nevienmēr ir tāda checklist, tagad, jums gan pienācis laiks. Ja objektīvi jūtat, ka biznesā rādītāji vairs nav tādi, kā gribētos, konkurenti iet pa priekšu, ir kaut kādas citas lietas, ko nesaprot, kāpēc pērk to, mani vairs nepērk. Iespējams tieši šī iemesla dēļ, ka vienkārši ir novecojis tas veids, vai kā iegādāties, vai kur, vai komunikācija. Vienkārši tāpēc, ka paudzes mainās. Un ir kaut kādā brīdī, kad vecie klienti izvēlās sāk iet pie kāda cita. Tad sāk domāt par rebrandingu. Jo es arī domāju, ka rebrandings pat arī var sadalīt divās dažādās daļās. Viens ir, ka tu taisi kopā ar vārdu, kas ir renamings plus rebrandings, un otrs varbūt, kad ir tikai rebrandings, kas nozīmē vizuālās komunikācijas vērtību, tur visa šī te maiņa. Un tad man tāds triki jautājums, tas nav ne no viena no lasītājiem un klausītājiem, bet man priekš tevis, Diana. Kā ir labāk taisīt rebrandingu? Lēnām, zini, tā kā tajos Emīli nedarbos tā, es gribu vai čiks? Kā tu domā? Jo lieliem uzņēmumiem droši vien, ka ja taisa, bet maziņiem, ka tu esi viens pats. Arī, ka taisa. Kādreiz arī, ka prasa, piemēram, mazie uzņēmumi, kas tur uz Instagramā daudz darbojas. Saka, kur es gribu to jauno dizainu, ko man tagad darīt kaut kurā brīdī. Es saku, vienkārši no šodienas sāc jaunu dzīvi. Mēs neesam tik svarīgi arī, lai mums kaut kā vajadzētu īpaši pieteikt tās izmaiņas un kaut kā tur beigt tos procesus vadīt. Vienkārši vienā dienā sākam darīt savādāk. Lielākā komunikācija, protams, ir savādāk, jo vienkārši tur ir ļoti milzīgs darbs pirms tam, kas ir jāizdara. Piemēram, ja ir kaut kādi tie paši iepakojumi, produktu, visa līnija jāpārtaisa. Pirms tam tas var būt reāli ilgstošs process, bet tad, kad ir gatavs, tad ir gatavs. Un tad ir jābūt šīm mārketinga kampaņai, kurā mēs ieviešam šo jauno, un jo mazāks uzņēmums, jo ātrāk to var izdarīt, jo lielāks tas ir sarežģītāk. Tur vajag vairāk reklāmas kampaņas, informatīvās, ar partneriem visiem aprunāt, ka kur mums mainās, tur stends, materiāli un iepakojums. Tas jāstāsta reāli no mēroga. Tā kā dažkārt vienkārši nevar to tā super ātri izdarīt. Bet es teiktu, ka objektīvi tam ir jābūt relatīvi ātri. Cik vien ātri tas ir iespējams un kāpēc vēl garumā. Un tas, ar ko ir jārēķinās, ka pirmajā brīdī, kad notiks rebrandings, cilvēks šūmēsies. Būs kaut kāda daļa, kas ir pieraduši pie vecā labā, viņiem šis nedara. Tepat mums piemērs Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs. Pirms vairākiem gadiem notika rebrandings, tieši vizuālais. Tad bija tā, kas tas ir, tas vispār nav saprotami, mūsu vērtības tiek grautas, pagāja nedēļa 2, 3, pateica kāds no Ņujorkas dizaina akadēmijas, ka īstenībā baigi krūts logo jums ir, un viss nomierinājās, viss pierad un saprat, ka īstenībā mums ir radīts kaut kas foršs jauns un krūts. Tā ir vēl lieta, ko ņemt vērā. Vai tagad Nārvisens pārtaisīja logo? Tur bija diezgan maigas tās izmaiņas, bet tas bija kaut kas tomēr cits. Kādu nedēļu bija pilns internets ar to, ka visi tur šūmējās, kā tas, kas tur, šis vispār nekam nedara, tas nav stilīgi, tā kā visiem ir viedoklis uzreiz. Hansa banka. Jā, mēs vienkārši paņemam nedēļu, 2, bišķi pastāvam popkornu stūrī, pagaidām, kamēr visi nomierinās, un tad turpinam darboties, jo cilvēki vienkārši pieradīs pie šī jaunā. Galvenais mums pašiem būt pārliecinātiem par šīm izmaiņām, jo ja mēs paši kā zīmola un biznesa vadītāji nebūsim pārliecināti, tad tas visai var aiziet ļoti ātri pa pieskaru. Bet ja mums ir pilnīgi skaidrība, jā, es to daru, jo man ir pamatojumi, mums ir izmaiņas tur vērtībā, stratēģijā un tā, ir pilnīgi skaidrs, mēs varam noturēt arī tad, kad pirmā būs šī šūmēšanās. Jo visdrīzāk, ka nebūs tā, ka cilvēki ar ziediem mūs sagaidīs ar jauno rebrandingu. Jā. Ne visi. Lūk, bet tas, lai nebiedē no šīs veidošanas, jo beigās mēs jau domājam tomēr ilgtermiņā par mūsu biznesa mērķiem, jo ar jauno zīmolu visdrīzāk varēs sasniegt lielāku, plašāku auditoriju, vairāk pārdot, iziet eksportā vai vienalga kaut kādi citi biznesa iegūmi, kas ir tā vērti. Nevis turēties pie tā, ka varbūt 2, 3 un Jāncim no 90. gada būs kaut kāds iebildums. Jā, un arī ir jau tā, ka it īpaši mēs šodien runājam, tā kā fokusējamies uz premium zīmoliem, tad premium zīmolam it īpaši
nav nekas jāpaskaidro, nav jātaisnojās. Var paskaidrot, ja tas ir mārketinga stratēģijā, bet mums jau nav jātaisnojās, kāpēc mēs to darām. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kā Diana teica, bizness ies un augs un attīstīsies vēl vairāk. Un es nesen taisīju tieši arī rakstu par premium zīmoliem un rebrandingu, un bija interesanti lieta, ka es neatradu nevienu tādu vērā ņemam. Ir viens pasaules piemērs, kur rebrandings ir beidzies slikti, un zīmola vārds ir nomainīts atpakaļ. Tāds zināms piemērs, ja, kad Coca-Cola pirms apmēram 20-30 gadiem izdomājuši, ka viņi nomainīs rebrandingu no Coca-Cola pārējus uz New Coke. Un ja nemaldos, 86 dienu laikā viņi nomainīja atpakaļ. Tā kā neatceros, vai kāds no jums šo epizodi atcerās, jā. Bet zini, kas ir forši, ka te dažkārt ir skaidrs, ka tam cilvēkam arī, kas ir gala patērētājs, ir arī sava teikšana, kas, ap citu, nesen notika tie, kas lieto Canvu. Canva paziņoja, ka viņi cels cenas. Tagad nebūs tur grupas, un tur katram būs jāmaksā, un kaut kas dārgāks. Pagāja kaut kāds pāris nedēļas, viņi pateica, šo mēs atceļam. Jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka pietiekami liels cilvēks skaits vienkārši pateica, ka mēs šim nepiekrītam. Tā kā arī atcerēties, ka arī tam patērētājiem ir kaut kāda teikšana varbūt, un tad, ja tas ir patiešām ļoti viņu, tā dziļi aizskar, viņi var arī, protams, ieprotestēt. Bet rebranding gadījumā, labi, ar Kolu un New kaut kas varētu to saprast, bet es domāju, ka šis risks ir ļoti zems. Lūk, bet pārsvarā visiem rebrandings ir uz labu. Un arī es redzu, ka ir jautājums par to, vai sākumā nav nepieciešams iet tā kā ar to, kas ir, un tad taisīt rebrandingu uz premium. Arī tā var, tā ir laba stratēģija, jo, protams, kad labāk iet ar parasto produktu un to, kas ir, un notestēt mērķa auditoriju un saprast, kur gribās iet. Un tad arī var piedāvāt premium kvalitāti, un varbūt arī tas brīdis, kad mēs ejam, kā lai saka, no parastās kafijas uz premium kafiju, tas ir tas brīdis, kad vajadzētu domāt par rebrandingu un iespējams pat kontekstā arī par renēmingu. Jo tieši tā, ja mums zīmola vārds sastāv, es nezinu, no mūsu bērnu vārdu pirmajām pusēm, kas ir sakombinēts kopā, un trešais vēl pielikt sunīšu tur vārds, kas ir kaut kāds, kas asociējās. Nav runa tikai par to, vai tas vārds skanīguma ziņā atbilst biznesa stratēģijai, bet viņš arī emocionāli ietekmē uzņēmēju, un rada personisku saikni, kas neasociējās ar biznesa panākumiem, eksportu, jo tur ir ieliktas iekšā vērtības. Tāpēc es saku, tā zīmola vārdu veidošana ir tāda ļoti, tāda kā ķīmija, vai ne? Ir starpība, kā mēs taisam, ir īpaši premium, kad mēs taisam. Tāpat kā restorānā, ja mēs pasūtam kokteili un mums viņu no kaut kurienes iznes, vai arī mēs redzam, kā bārmenis viņu tur tā filigrāna 10 minūtes tur lej un taisa. Mēs tev atnes pudelīti vēl un viņam ir pilnīgi cita vērtība. Protams. Līdz ar to arī to zīmola vārdu taisot, tas nav tā, ka mēs varam teorētiski aiziet pie mārketinga aģentūras un teikt, tā, mums vajag zīmola vārdu, mums būs produkts tāds, mēs tagad ražosim pupiņas, viņas būs augstākās kvalitātes, fasētas, ies uz tādu un tādu tirgu, atsūties mums 38 zīmola vārdu variantus, mēs izvēlēsimies vienu. Jā, tā var, bet tas nav labākais veids. Labākais veids ir, kad zīmola vārda veidošanā piedalās vizionārs, Tā kā Amazon gadījumā, kad Jeffs Bezos pats izgudroja vārdu, Apple gadījumā Steve's Jobs pats izgudroja vārdu, vai arī kopā sarunājoties ar kādu, tā ka viņi gudroja gan Nextu, gan MacBooku, tie vārdi tika radīti vizionāra klātbūtnē, kur viņš varēja ielikt iekšā to savu vīziju. Var, protams, pasūtīt mārketinga aģentūrai un tad izvēlēties, bet tad tomēr izvēloties ir arī jāiziet caur tiem variantiem un jāsaskaņo, jābūt tam personiskajam inputam, kā tas ir, pienesumam, vai ne? Kad mēs paši jūtamies saskaņā, jo tas ir tas, un Dievu dēļ lūdzu neizvēlēties tādu vārdu, kas jums nepatīk. Man ir bijuši gadījumi, kad uzņēmējs saka, bet mums mārketinga aģentūra teica, ka mēs neko nesaprotam no mārketinga, un ka šis vārds strādās labāk, tāpēc mēs viņu paņēmām, lai gan mums tas otrs patika labāk. Tā lūdzu nedariet, ja tas ir jūsu bizness, un ja tas nav kaut kāds pasaules, tur, miljardu bizness, kur jūs esat viens no mikrodaļas akcionāriem, bet tas ir tiešām jūsu bizness. Tad izvēlieties tādu vārdu, kas pašam patīk, pareizi. Jā, es piekrītu. Es esmu arī tajā komandā, kur vajag tomēr arī ar jūtiņām iečikoties. Tur ir arī piemērs par to, ka Stoller un Sāga. Stollers arī pārveidoja vārdu Sāga un beigās viņi dabūja mainīt apakaļ, tāpēc, ka cilvēki sāk protestēt. Bet es arī zinu, ja ir pārāk liela tāda piesaiste, iedomājies, ja tas ir kaut kā tur 10 gažu, nezinu, tur milzīgs uzņēmums, kuram ir ļoti spēcīga identitāte izveidot,
tad ir jāuzdod stipri jautājumi, kāpēc mēs mainām kaut ko un ko mēs ar to panāksim. Jo, manuprāt, manā gadījumā sāgi kaut kādā mērā pat arī bija iegājies jau, bet varbūt, ka viņu gadījumā viņi varēja veidot kaut kādu citu līniju. Vai tas ir tā kā domāts sāgi tā kā sage vai sāgi tā kā no zviedru valodas? Nu, labrīt. Nu, es nezinu. Varbūt tā arī bija problēma. Jā. Tā. Jā, un tad ir vēl jautājums par to, vai sākumā nevajadzētu iet uz mass market, un tad vēlāk, kad dzīmols iegūs popularitāti, iet uz premium to pusi. Kā tas ir bijis ar Lacoste vai Mercedes-Benz? Es nezinu, vai tā ar viņiem ir bijis, tik tālu es neesmu rakusies, tas man nezinu. Bet Man liekas, šķiet, ka Mercedes bija custom made sākumā. tā kā tas jau pēc defaulta nevar būt mass market, bet ir premium. Man šķiet, ka tajā brīdī, kad tu ieej mass marketā, nu, tad tev ir tas tā kā H&M, ko viņi dara. Tā kā viņi grib kaut kādu bišķiņu tādu premiumu, viņi uztaisa sadarbību ar kaut kādu dizaineru vai ar kaut kādu populāru cilvēku, un tad viņiem ir tur tas sadarbība, un tad tas ir tā kā viņa tāda premium sadaļa. Tādā veidā, jā, bet cenu pacelt ir grūti. Bet pacelt cenu ir grūti, un īpaši, ja man ir asociācija, lētais, un es tādu pašu nepirkšu, nevēl H&M ir kos, kas ir atkal nākamais dārgāks, jo tas vienkārši iedod to citu sajūtu. Es negribu H&M pirkt par 100 eiro, tā kā neredzu nekādu jēgu no kaut kāda tur, nu, tā kā jūs skaidrs, ka H&M tas maksā 10 eiro. Gan tā ir arī atsevišķa tēma par mass market. Man liekas, mums tomēr arī uzņēmējiem ir atbildība par to, ko mēs liekam, kāds materiāls mēs izmantojam, cik ļoti mēs tērējam resursus un kādi ir mūsu apstākļi mūsu darbiniekiem. Un es ļoti, ļoti ceru, ka mēs tomēr tādā globālā kontekstā aizvien vairāk par to sāksim domāt, ka nevis uz to, ka vairāk nopirkt un lai mums ir vairāk visādas preces, bet par to, ka viņas ir labas, ilgspējīgas, kvalitatīvas, ka mūsu darbiniekiem ir labi apstākļi un mēs esam gatavi samaksāt dārgāk par kvalitatīvām lietām, nevis visu laiku tikai pirkt visu, kas pagadās, jo tam ir ļoti dārga cena pasaulē. Jā. Lūk, tā kā tas arī vēl gribēju. Par premium piemaksāt, vai ne? Lai pērk mazāk, bet labāk. Jā, tieši tā. Jautājums, kur un kā reģistrēt preču zīmi, tas ir tev. Kur un kā reģistrēt preču zīmi? Tātad, preču zīmi var reģistrēt, preču zīmes reģistrāciju veic attiecīgās teritorijas reģistrēšanas iestāde. Latvijā reģistrēt Latvijas preču zīmi, tā būs Latvijas patentu valde. Eiropas Savienības preču zīme, kas ir tāda lieliski iespēja vispopulārākā Eiropas, Latvijas arī un Eiropas uzņēmējiem, ir uzreiz visās 27 valstīs. To var izdarīt Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu birojā. Tad, ja gribās vēl citās valstīs, tad var izmantot starptautisko procedūru, kur var vienlaicīgi izvēlēties, kuras valstis vajag un iet cauri Pasaules intelektuālo īpašumu organizācijas sistēmu, Madrides sistēmu. Un vēl ir variants, kad var vienkārši pa vienai katrā valstī, kurā gribās, tajā arī piereģistrēt. Bet nav vajadzības reģistrēt, piemēram, visu uzreiz, jo, ja mums nav meitas, piemēram, eksportā vai konkrētos tirgos, tad mēs tur vienkārši netērējam ne laiku, ne naudu. Zin kā, ir jāskatās, kāds ir ļoti grūti noteikt, vai ne? Jo ja ir mazs jauns uzņēmums, jā, kurš nezinu, vai viņš to darīs vēl rīt, jā, tad es iesaku, bet tomēr gribās, jā, tad es iesaku vismaz pieredzēt Latvijā. Savukārt ir dažreiz mazs jauns uzņēmums, kurš jau šodien, kuram ir pieredze, un kurš pieņemsim mākslīgā intelekta, IT jomā vai kaut kādas tur, inovācijas, vienalga, vai tas ir saistīts ar apģērbiem, modi, mākslu, mūziku vai ēdienu, bet ja uzņēmējs zina, tā kā mēs zinām, kad mēs zinām, vai ne? Un ja es zinu, ka es iešu uz Ameriku, uz Ķīnu, uz Austrāliju, tad jo ātrāk reģistrēt, jo labāk. Pat ja es zinu, ka es tagad taisīšu Latvijā, pēc gada man būs Eiropā, pēc 2 gadiem Amerika un Ķīna, ja? Labāk ir piereģistrēt uzreiz, ja? Lai ir skaidrs, ka tas vārds ir brīvs. Jā. Tāpēc tā ir tāda ļoti individuāla lieta, kas ir atkarīga no ķēriena. Ar austrāļu ugu. Viņi dabū sevi pārsaukt. Tā kā Austrālijā viņi paliek tā, kā viņi ir, bet uz pārējo pasauli viņi dabūja sev pārsaukt, jo bija kaut kāds cits uzņēmums, kas arī tieši to pašu sāk lietot, un viņiem uzsūtīja virsū savukārt tiesvedības. Mēs domājam, šis ir interesants case, ko papētīt, jo tas ir tomēr īstenībā zināms zīmols, tas uga, bet jā, viņi dabū šo mainīt, jo viņiem kaut kāda nesakritība bija. Mēs varam papētīt. Tas ir kaut kas tikko svaigs noticis. Es redzēju nesen Instagramā video, kur viņi teica, viss paliek kā ir, produkts paliek, kvalitāte tāpat ir, mēs būsim ar citu nosaukumu, jo mēs vienkārši dabūjām šo tiesas prasību. Jā, bet arī tas ir, es neesmu šo lietu pētījis, man liekas, varētu būt interesanti papētīt, bet šī ir tāda laba ziņa visiem uzņēmējiem, ka preču zīme un zīmola aizsardzība ir vienlīdzīga. Jā, nav svarīgi, vai tu esi mazs vai liels, jā, vai tu esi Google, vai tu esi, Zana Paozola, jā, kas tikko sāka un vakardien piereģistrēja, ja tu šo vārdu piereģistrēji pirmais, tev viņš ir.
Un preču zīme ir spēkā 10 gadus pēc reģistrācijas, var atjaunot bezgalīgi, kamēr lieto. Līdz ar to šeit nav tāda sajūta, ka ja viņš ir lielāks un es esmu mazāks, skatās preču zīme konfliktos, skatās, kuram ir agrākas tiesības. Un konfliktos jau arī mēdz uzņēmumi šmaukties tie, kam ir vairāk līdzekļu. Viņi dara tā, ka es nezinu, varbūt ir laiks, ja es izstāstīšu ātri tādu šmaukšanās piemēru. Legāls šmaukšanās piemērs. Jā, reāli šmaukšanās piemērs. Šmaukšanās, bet strateģiski. Jā, tas starp citu bija tieši jautājums par stratēģiju starptautiskiem tirgiem. Tieši tā, starptautiskos tirgos ir vajadzīga stratēģija. Un līdzīgi kā patentiem, arī ar preču zīmēm var darīt tā, ka tad, ja kāds jau ir piereģistrējis līdzīgu preču zīmi, viens ir, mēs viņu varam nopirkt, un nesakot. Tāpat tas ir ar domēnu vārdiem. Arī domēnu vārdu var nopirkt, ja kāds viņu ir iepriekš nopircis, to jāņem vērā. Vienkārši ir specifiskas taktikas, kā var nokaulēt cenu, bet to mēs varam parunāt citā tieši reizē. Tas ir par maksu konsultācijā, lūdzu, pieejas. Jā, tas ir par maksu konsultācijas pastāstīšu, kā var nokaulēt cenu domēnu vārdam, jā. Bet preču zīmē arī ir tā, ka, ja jūs redzat, ka ir agrākas tiesības, mēģināt vienoties iepriekš, nopirkt, vai kā savādāk, īpaši, ja jūs esat liels uzņēmums, un dažreiz arī tā, ja pieņemsim, jūs pieredzējat kādu savu preču zīmi, un ir kāds cits jau agrāk lielais uzņēmums, kas grib to pašu nosaukumu, viņi dažreiz dara tā, ka viņi nopērk no kāda, kam ir vēl agrāk bijusi no kaut kādas trešās puses preču zīme, kas varbūt nav identiska, bet līdzīga, viņi nopērk, un tad no tās agrākās reģistrācijas var uzbrukt. Tā bieži negadās, tik sarežģītas stratēģijas, nav nekāds šaks, ir tā kā šaks konflikta risināšana, mēdz būt kā šaks, bet principā tādas lietas arī dažreiz notiek, kad mēģina atrast veidu, kur dabūt kaut ko līdzīgu vēl agrāku, lai viņi iegādātos un caur to pozīciju mēģinātu atcelt vēlāku preču zīmi. Tā kā dažreiz ir kaut kāds sarežģīts. Bet labi, šodien mēs ne par sarežģītām lietām, jo es pieļauju, ka lielākai daļai no jums tas pilnīgi nav nekādā veidā relevanti. Un tātad vēl kāds jautājums. Kā veidot imidžu gleznošanas meistarklasēm online vidē? Rūpniecības kameras biedrs jautā. Es domāju, ka, Diāna, tas varētu būt jautājums tieši tev. Meistarklases online vidē. Tieši tā. Kā ķerties pie imidža? Kas ir tas, ar ko tu sāktu? Tātad šie ir ļoti populāri jautājumi, un īstenībā viņi visiem atkārtojās, un visiem principā ir jāiziet cauri vieniem tiem pašiem soļiem. Tieši tāpēc tā zīmola spēle ir radusies, tieši tā, jo tieši tur ir viss izskaidrots, tad kā strateģiski vispār nonākam līdz kaut kam. Bet idejas kā ātri izstāstīt. Tad pirmais, tad manas vērtības, mans unikālais piedāvājums. Un arī mēs atceramies, ka mums nav svarīgi, ar ko mēs esam labāki par citiem, jo tas nevienmēr būs tas noteicošais. Nevis ar ko mēs esam labāki, bet ko mēs darām savā īpašajā veidā. Tas ir svarīgākais. Tad mēs zinām, ja tā ir tā, meistarklase, tad kas tur tāds, vai kā es kā cilvēks, kas manī ir tāds, kāpēc tieši pie manis nāktu. Tad pazīstam sevi, pazīstam savu ideālo mērķi autori, pat nepazīstam, pat vienkārši iztēlamies, ar ko mēs ideālā gadījumā gribam darboties. Un saprotam, kas ir mūsu vērtības. Tad mūsu piedāvājums, mērķa autorija, vērtības. Tad, kad šis jau ir skaidrs, tad nākamais posms būtu mēģināt saprast, ietērpt kaut kādās vizuālās referencēs, kā es savu zīmolu jūtu, kā es viņu redzu. Un šeit sākās tāds darbs grafiskajās programmās. Man patīk iet Pinterestā, es taisu moodboardus, skatos, kādi ir tie simboli vizuālie, kas vislabāk šo zīmolu varētu raksturot. Un tur nāks ārā krāsas, logo, fotografiju stils, iepakojums stils, jebkas, kas tam uzņēmumam tajā brīdī ir vajadzīgs. Jo arī tajā brīdī, kad mums ir jāiet pie kāda grafiskā dizainera, labāk, ka mēs ejam sagatavojušies, nekā, ka mēs nezinām, ko pateikt. Jo tajā brīdī, kad es saku, man vajadzētu logo vai grafisko identitāti, tam dizainerim ir vienkārši tieši šī 1,10 veidi, kā viņš to varētu realizēt. Bet, ja mēs attākam un sakam, man ir elegants, minimāls, manas krāsas ir zaļš un violets, un es vēlos tur stilīgu fotosesiju, tam dizainerim ir, kur pieķerties, viņš zina, ko tev piedāvāt. Un tas, kas mums ir jāpanāk, ka mums ir galvā skaidra vīzija, vismaz šim brīdim. Protams, jo lielākas investīcijas, ja tie ir iepakojumi, tie ir veikali, jo lielākas investīcijas, jo skaidrāk par to jāpadomā. Mazāk uzņēmumi var mainīt kaut vai reizi gadā kaut kādu bišķiņu tur elementus, krāsas vai kaut ko. Bet lielākiem par to jāpadomā kārtīgāk. Un tagad ir šis vizuālais, tad tas viss notiek un paralēli tiek kārtot arī komunikācija. Kā tad
kā šis zīmols par sevi stāstīs, kādā balss tonī, ar kādiem tekstiem, kurā vietā, kādās platformās, vai tie ir video, vai tas ir foto, tas ir rakstiski, kas tas ir podkāsti vai vēl kaut kas. Un tad mēs to bildi liekam kopā, un tādā veidā veidojas zīmols. Bet tā galvenā atziņa laikam ir tāda, ko es gribu pateikt, ka tas zīmols veidojās nevis kaut kur ārā, bet šeit tev iekšā vispirms. Tad tu pati ar sevi iečekojies un saproti, kā es šo visu vēlos parādīt, kādas ir manas ambīcijas un vēlmes par šo zīmolu. Un tad tu viņas sāc translēt uz āru arī. Kā tas iztīsies vizuāli un komunikācijas ziņā. Bet tāpēc man liekas, arī ir ārkārtīgi forši, kad ar zīmolu strādā, tad vispirms saprotu, kā es to redzu, kā es to gribu. Jo tad vienmēr ir viegli. Jo tev ir skaidrs, ka tev nav jāšķir enciklopēdija, lai uzzinātu, kā mūsu zīmols rīkojās. Tev ir skaidrs caur savu prizmu, kur šīs ir manas vērtības. Tas ir tas, kā mēs risinām lietas, tas ir tas, kas man ir svarīgi. Un šeit arī tāds piemērs par to, kāpēc arī klientu servis ir ārkārtīgi svarīgi, ka visas nodaļas, visas daļas uzņēmumā strādā vienotā konceptā. Tad, kad ir viens cilvēks, tas varbūt ir vienkāršāk, bet, ja ir vairāk un komanda, tas ir ārkārtīgi svarīgi to visu nočekot. Piemēram, tad ir foršs uzņēmums, mums ir komunikācija, mums ir viss notiek, viss brīnišķīgi. Un tad pēkšņi mums ir kaut kāda vēstule, kas ir jāizsūta, kas nav pārāk patīkama mūsu klientam. Un tur no mūsu visa jaukā draudzīgā balss toņa paliek pāri tieši nekas un tiek aizsūtīta draudu vēstule. Un tā ir uzreiz tāda liela disonance. Un tieši tāpēc, ja mūsu vērtība, ka mēs esam draudzīgi, tad mēs arī neērtas situācijas risinām draudzīgi. Lūk, tā kā atbildes vispirms ir sevi iekšā. Jā, tad, ja tā apkopojot, es vēl gribētu piebilst, ka rīkojot šīs te gleznošanas meistarklases online vidē, noteikti būtu arī jābūt skaidrībai, vai tas ir premium zīmols, ja? Vai tas ir masu zīmols, ja? Jo, ja mēs loģiski, es kā biznesa stratēģis vienmēr veiktu tirgus izpēti, ja, un mēģinātu salikt pa plauktiņiem, lai es zinu, kurā vietā es gribu būt. Vai es gribu būt tas, kas filmē un liek YouTube un maksā minimāli, ja, vai es gribu būt premium zīmols, kur ir grupas un cilvēki var uzdot jautājumus un arī atnākt, reizi semestrī klātienē, ja, vai tas ir luksus zīmols, kas ir online meistarklases, bet šeit tad mākslinieks aizbrauc pie tevis uz mājām un ar visiem rīkiem, vai ne, un palīdz tev uzgleznot, strūkla, kas atrodas tavā dārzā, vai ne. Ir jābūt ļoti specifiskai gan mērķa auditorijai, gan pozicionēšanās, gan arī skaidrībai par cenu, jo mēs kaut kā sevi, kā lai saka, iesakņojam pie tā pirmā, jā, un, protams, ka pēc tam var teikt, jā, šis ir jauns produkts, tā kā jau šeit bija jautājums par to, kā ir, ja mēs sākumā sākam ar, to, kas ir, vai ne, uztrenējamies, un tad mainam, jā, bet tad mainās produktu nosaukums, un varbūt, ka vienam un tam pašam ražotājiem, ja tam pašam gleznošanas trenerim ir dažādas programmas, jā. Viena varbūt basic, ja, kas sākumā ir vienīgā, un pēc tam tālāk varbūt nākamā programma, kas jau ir tur premium, un nākamā varbūt tur ekskluzīvā luksus programma, kur brauc uz mājām un glezno kopā, vai ne? Jā, jo redz, tās pūles, kas ir jāiegulda, lai izveidotu zīmolu un atpazīstamu biznesu, izveidot vispār, lai viņš sāk virzīties, ir tieši tās pašas, vai tu kaut ko pārdod pa 5 eiro vai pa 1005 eiro. Tas process ir ļoti līdzīgs. Tāpat tās ir jāatrod savs klients, tāpat tam ir pietiekami daudz jākomunicē un jādara. Līdz ar to tu jau vari saknē izdomāt, ok, es strādāšu ar to premium vai luxury klientu. Tas nozīmē, ka būs varbūt citi mārketinga rīki, citās vietās mēs ar šiem cilvēkiem satiekamies tur, kur viņi šo informāciju patērē. Tā kā, bet principā jau būtība jau neatšķirās. Darbs ir jāizdara jebkurā gadījumā. Jo nav tā, ka 5 eiro kaut ko lētāk un vienkāršāk pārdot. Tas nevienmēr ir taisnība. Labi, tā ir atsevišķa runa, protams, arī par cenām. Dažreiz ir tieši grūtāk, jo ja mēs nevaram pārdot premium klientam basic produktu par 5 eiro, tāpēc, ka viņam uzreiz būs jautājumi, kāpēc tik lēti, kur ir problēma? Viņš tas noteikti nebūs vai premium. ne? Jā, tas noteikti nebūs premium, bet mēs uzreiz cīnāmies tajā masu tirgu, kur ir daudz lielāka konkurence, ir kā cits spēles noteikumi. Tā kā katrā tajā līmenī ir bišķiņ citi noteikumi, kur tas klients vispār dzīvo, kur viņš grib mani redzēt, ar kādiem sadarbības partneriem viņš grib mani redzēt. Jo skaidrs, ka mana dārgā vāze visdrīzāk nevar stāvēt tikai interjerā, viņi vienkārši neiet kopā. Mana dārgā vāze ir jāliek kaut kādā dizaina studijā, kur ir dārgāks mēbeles, jo viņi vienkārši, tas match ir ēdās. Jā,
vai kādreiz viņi tur kādreiz viņi viens otram piestāv, un tāda tipa klienti iet uz šo salonu, tāpēc viņi gribētu redzēt manas glāzes, piemēram, tur, nevis parastā mazā kafejnīcā, kur visdrīzāk neienāks klients, kurš ir gatavs maksāt vairākus simtus par glāzi, piemēram, vai ne? Jā. Tā kā tas atkal uzreiz tā stratēģija, kur mēs būsim, kā mēs būsim redzami, ar ko mēs kopā draudzēsimies, kurš kuram varēs palīdzēt, kādu mārketinga rīku jāizmanto, lai es varētu nonākt pie tās savas autorijas. Un tur, kur mēs runājam par luxury un ultra luxury, tur vispār ir citi noteikumi. Tas visdrīzāk nebūs Instagrams, tas būs kaut kādi privāti pasākumi, tāds ekskluzīvāks publiks, tas atkal citi noteikumi. Bet ja mēs to nezinām. Bet ja mums ir šī sajūta, mēs zinām, kur apgrozās cilvēki, kuriem ir nauda, vai, piemēram, arī ir cilvēki, kuriem varbūt ir nauda, viņi ir gatavi maksāt 500-600 tūkstošus par kaut kādiem zīmoliem, bet viņi nav gatavi maksāt 500-600 par tikpat labas kvalitātes zīmolu, bet kas nav tur atzīts Itālijas kaut kādā fashion weekā. Vai arī otrādi. Jā. Kas vienkārši negrib neko, kur ir kaut kāds uzraksts. Tieši tā, un viņi ir gatavi maksāt tos pašus 500-600 eiro par labu jaku, bet viņiem nedod Dievs, tur virsū būs kaut kāds no populāriem nosaukumiem. Tā kā atkal, mēs vienmēr tādos it kā nenoteiktības apstākļos, bet vienlaicīgi mēs varam tad izlemāt, ar ko tad mēs runāsim, un tad attiecīgi tam pielāgot arī visas aktivitātes. Galvenais ir radīt arī to mērķa auditoriju skaidru un tādu, kas eksistē. Un tiešām arī skatīties pēc statistikas, ne tikai pēc sajūtām, lai nav tā, ka tā izgudrotā mērķa auditorija un buyer persona, jeb tas pircēja tēls, uz ko mēs strādājam, ir iedomāts cilvēks, kurš faktiski neeksistē. Un nevelti pasaules lielie uzņēmumi veido tādus, kā lai saka, buyer telpas, kad mārketinga komanda var ieiet telpā, kurā strādā, sēž visa komanda, kas viņi var ieiet šajā telpā un iedzīvoties tā cilvēka, kas ir mērķa auditorija, buyer persona tēlā un rakstīt visas mārketinga stratēģijas ar tēmu jau, tā kā ieiet to stāstu dzīvē, tā kā apsēžās no rīta, paņemsim, ja tas ir kaut kādas, tur nezinu, autofirmas buyer telpa, apsēžās no rīta, ieiet iekšā, un tas ir buyer persona, tas pircēja tēls ir cilvēks, kurš, es nezinu, strādā iestādē, viņam ir konkrēti ienākumi, konkrēti dzīvesveids, tur ir suns, nav suns, viņš cer kafiju no rīta, cikos viņš ceļās, ko viņš klausās telefonā, kādu podcastu, un mārketinga tīms ieiet tajā telpā. Ielēsot to kafiju, uzlikt tieši to podcastu, ko klausās pircēji, tas buyer persona, un tajā brīdī viņš sēž un domā, tātad, kādas domas es domāju, lai es nopirktu šo jauno, nezinu, mašīnu? Kas man ir svarīgi ikdienā? Ja es tagad pastītos pa logu, man tur stāvēt, nezinu, pieņemsim ārā, ja tā ir Škodas firma, tad paskatos pa logu, man tur stāv mana Škoda, kā man gribētos justies, lai man viņu gribētos nopirkt, pat tik lielās detaļās iet iekšā. Un tāpēc arī, tad, kad mēs veidojam zīmola vārdus klientiem, mēs ejam ļoti precīzi iekšā pircēja tēlā. Un, ja tas uzņēmums ir tāds, kam jau ir bijuši vairāki pirkumi un pircēji, mēs ļoti ātri varam nodefinēt, kurš tas ir, kā viņu sauc, cik viņam ir gadi, un tas cilvēks jau pēkšņi kļūst par aktieri zīmola vārda radīšanā. Un es pieļauju, ka zīmola tēlu kopumā radīšanā var izmantot visu tieši to pašu, vai ne? Jo tad mēs pēc tam rakstam jebkurus stāstus vai tekstus, mēs runājam ar to konkrēto cilvēku tur, un arī es tagad pamanīju arī, Kaspars ir ierakstījis, ka daudziem tirgotājiem ir sliktas fotogrāfijas un neapzinoties, cik tas ir svarīgi. Un tieši tā, un arī tām fotogrāfijām ir jābūt atbilstošām, jo, ja cilvēks meklēs kaut ko lētu, viņš nekad neizvēlēsies dārgu luksus fotogrāfiju, pēc kuras atrast preci, jo viņam liksies, ka viņi jau tur fotosesijā ir iztērējuši tik daudz naudas, tas jau viss ir produktu cenā iekļauts, vai ne? Tas mēs liksies, nē, šitas nav mans līmenis, vai ne? Un atkal otrādāk, ja tā fotogrāfijas nav tik labas, tad atkal liekas, ka tas nav tik profesionāli. Tieši tā, un tas ir arī viens elements. Katram līmenim savs, jo tieši tā arī neuztaisīt arī tās bildes pārāk krūtas, lai iedod sajūtu, ka šis ir pārāk dārgi un tas nav mans vairs lauciņš, jo tas arī var kādu atbiedēt, un kādam citam tas tieši būs ļoti simpātiski. Bet, zin kā, šitan arī tāda, augstie plaukti, lielākā daļa Latvijas uzņēmēji, kādas tur vēl buyer rooms, par ko mēs runājam, labi, ja viņi reizi nedēļā var Instagramā kaut ko nopublicēt, kur vēl tur kaut kāds tur pētījums par savām mērķa autorijām. Bet tāpatās, mēs skatāmies arī, kas ir tie cilvēki, kas jau pērk, kas varbūt viņus vieno. Īpaši ir, kāpēc arī daudziem patīk uz tirdziņiem braukāt.
Jo viņi reāli to cilvēku saskata. Viņi redz un dzird tos jautājumus, kas tiek uzdot. Viņi testē tos ūdeņus, kas tur notiek. Tas ir īstenībā forši. Man liekas, arī tādam uzņēmumam īpaši ir vairākas nodaļas. Ir forši izteigāt viņus visus, saprast, kas tur notiek. Un arī varbūt kādreiz pie tās kases pastāvēt un tajā pārdošanas procesā pašās beigās pabūt. Nevis tikai pie ražošanas lentes vai savā kabinetā. Saprast, kā cilvēki domā, kāpēc viņi šeit ir atnākuši. Tas vienmēr ir interesanti, ir uzzināt. Un vēl viens brīnišķīgs jautājums, ko uzdot, ir, kāpēc tu manu produktu nepērci vai nepirktu. Kas arī daudz ko pasaka, un bieži vien tas nav nekas personīgs, vai arī kādreiz ir ļoti personīgs, bet viens sakot, arī daudz ko var uzzināt. Tā kā nebaidieties, ka jums nav tur kaut kādi nenormāli research and development departamenti un naudas, un īstabas ir arī tā mūsu sajūta un mūsu pieredze, kas jau tur notiek, vai arī mēs viņu vadām, ir mūsu dienas kārtība. Katram uzņēmējam ir dienas kārtība, viņas mums vajadzētu būt. Vai tas ir konkrēts apgrozījums, vai pārdotais skaits, vai tādā datumā jāpalaiž jauna programma, jauns kaut kāds produkts, vai jāsasniedz tāda mērķa autorija šogad. Okay, un kas ir labākais, ko mēs varam darīt, lai tur nonāktu? Ar kādiem rīkiem, kādiem elementiem, kādām taktikām mēs tur nonāksim. Un katru dienu vienkārši iet uz šo mērķi. Jo man liekas, nav nekā sliktākā uzņēmums, kuram nav nekādu mērķu. Un viņiem nav jābūt nenormāli milzīgiem, bet viņiem ir kaut kam jābūt. Šogad mēs gribam kaut ko, jaunu produktu izlaist, vai šogad mēs gribam sasniegt tādu apgrozījumu, vai šogad mēs gribam darbiniekiem uztaisīt rīktīgi foršu ballīti. Kaut kam ir jābūt, jo savādāk, man liekas, ir ļoti grūti arī pielāgot savas darbības un izkāpt arī no kaut kādas savas komforta zonas, jo tas, ko mēs daudz darām, mēs darām visu laiku vienu to pašu, mēs brīnamies, ka tie paši rezultāti beigās ir. Bet arī brīdī, kad ir skaidrs mērķis un īpaši, ja viņš ir vēl tāds, ko vajag pārvarēt, un kaut kas tāds, ko mēs vēl neesam darījuši, tad tu sāc palikt jau tāds radošāks. Un es esmu dzirdējis arī stāstus, kur, piemēram, ir cilvēks, man reāli stāsts ir par to, ka ļoti ilgi nevarēja tikt pāri konkrētam apgrozījumam. Vienkārši dar, ko grib, nekas nenotiek. Un tad viņš aizgāja vienkārši uz radošām nodarbībām, kaut ko tur pazīmēt, paglaznot. Ieslēdzās cita veida domāšana, viņš pēc mēneša bija pārsniedzis savu to apgrozījumu, jo viņš vienkārši ieslēdza cita veida domāšanu, kas viņam iedeva jaunas idejas. Tieši tāpēc ir ļoti forši kaut ko mācīties, klausīties tos pašus podkāstus, vēl kaut ko, tas iedod jaunas konceptus un idejas, un tas var šitā. Man ir bijis tā, ka es klausos audio grāmatu, un viņi ar mani runā, un es klausos jau vakars, un es forša doma rītā izdarīšu. Un rītā izdarīju, un man bija ļoti labi finansiāli rezultāti pēc tam. Jo es vienkārši arī vēl uzsūtu kaut kādas idejas, skatos, kas ar mani rezonē un kaut ko daru vēl savādāk. Lai ir tā kā arī mazliet kā spēle, kā tāds izaicinājums un ir tie mērķi, ko iet, un tad man liekas daudz ko forši panākt un nevis caur tādu grūtumu, bet caur tādu, ka šis ir fun. Paskatīsimies, kas vēl var sanākt, kas vēl ir iespējams. Jā, un galvenais darboties uz to brīdi, kad ir entuziasms jums tagad noklausoties, liekas tā viss. Man zīmols būs tikai un vienīgi premium. Es gribu, lai nodrošinātu visus tās lietas, ko mēs sarakstījām premium zīmoliem, tātad pieredze, komunikācija, solījums, dizains, drošība, aizsardzība, kvalitāte, cena, viss ir atbilstoši, vai ne? Un galvenais to neatlikt, bet implementēt, nekavējoties, vismaz nodefinēt to un uzlikt kaut kādu termiņu. Jo man liekas, ka tiešām biznesā tiem cipariem un termiņiem ir liela nozīme. Jā, neskatoties uz to, ka mēs varbūt gribam, ja tīpaši, es negribu iet tā kā jaunā tēmā, dalīt vīrišķo un sievišķo biznesa domāšanu, bet biznesa tomēr ir vairāk tāds, kur ir jābūt rezultātiem, ir tīpaši, ja ir komanda, jo komandai, protams, ka ir svarīgi zināt, kāds ir viņu tā kā mērķis un kad ir labi un kad nav labi, jo principā, ja mēs esam komanda, mums visiem ir jāzina, vai mēs esam uz pareizā ceļa, vai mums ir jāmeklē tā kā cits virziens. Un pareizais ceļš ir tad, ja vārds un zīmola nosaukums atbilst un apmierina, un mēs esam gatavi viņā iet tālāk, ček, gatavs, tātad produkts, inovācijas ir procesā, ček, tagad tirgus ir izpētīts, ejam uz priekšu, un visu laiku ir jābūt tādai kā saskaņotai darbībai, un nav svarīgi, vai tas ir viens cilvēks, kurš valkā visas cepures, kā biznesā mēdz dalīt, vai ne, ka tur ir marketinga cepuri, finanšu direktora cepuri, tāda cepuri, jā, vai tas ir viens, kurš viņus uzliek vienā dienā un nomaina, vai tev ir tīms ar 200 cilvēkiem, jebkurā gadījumā ir jābūt tai vīzijai, ir misijai, ir jābūt vērtībai, jā, un ir jābūt drošam zīmolam. Jā. Un pārējais jau tad būs atkarīgs no komandas, jo cilvēki ir tik gudri. Īstenībā Latvijā cilvēki ir tik gudri, ka viņi paši zina, kas viņiem ir jādara. Tad viņiem ir skaidrs uzdevums, vai ne? Un produkti mums arī ir ļoti labi un kvalitatīvi. Un to es varu teikt
paceļojot arī pa Eiropu, ka mums patiešām ir ļoti konkurētspējīgi, ļoti labi produkti. Bet jā, es arī vēl pateikšu, man mazliet vienkārši piezīmes par to, kas tad raksturo premium zīmolu. Tad pirmā lieta būtu, šis kvalitīvais produkts vai pakalpojums. Otrais, ka ir spēcīgs zīmols stāsts un identitāte, tad tas nevar būt ķep-ļap, vai mēs tā kā būsim labi visiem, vai bez kaut kādas stāstu un vērtībām arī nestrādā. Trešais premium tomēr ir arī šī ekskluzivitāte vai ierobežotā pieejamības. Tas nozīmē, ka nevar katru brīdi neskaitāmos daudzumos pa lēto šo dabūt. Tas ir, tā kā šī arī ir tāds viens aspekts. FOMO. Mazliet arī FOMO, bet es strādāju, protams, visur mārketingā. Ceturtais ir, tad augstāka cena, kas atspoguļo vērtību. Tas nenozīmē, ka viņa ir nenormāli augsta cena, bet viņa ir augstāka varbūt par vidējo vai par kādu bāzu cenu, kas ir pieņemts. Kaut arī tas pats, muslī batoniņš. Vienu mēs varam dabūt par €1,20, otru mēs varam dabūt par €3,50. Kur starpība, kas kāpēc, bet jau ar to iepakojumu sastāvu viss premium. Tātad tiem, kam būs svarīgi, viņi pirkstina to dārgāko. Piektais ir tāda atbilstoša vizuālā identitāte, kas ir gan grafiskais risinājums, gan iepakojums, gan fotografija, gan video, viss. Sestais ir klientu pieredze, klientu servis, tam ir jābūt tiešām labam. Un septītais, kas ir to pat tā grūtāk ir tā pašiem mums vadīt, bet status un tas, kā mūs redz patērētājs. Tad šī pēcgarša, šī uztvere, ka vienkārši es esmu tā klubiņa, es gribu būt kopā ar šo, un to mēs visu radām ar šiem pirmajiem visiem, ar to pašu stāstu, komunikāciju, mēs radām to sajūtu, ka es gribu būt daļa no šī. Un tas ir kaut kas tāds netverams, bet mēs gribam emocionāli būt daļa no šī premium zīmola stāsta. Un tad, protams, papildinot arī ar to, ko tu teici, tad drošība, tas ir aizsargāts, tas ir drošs, unikāls, un ka par zīmola vārdu arī ir domāts. Jā. Un atkal, kā Kaspars arī bija ierakstījis par to fotosesiju, un fotografijas kvalitāti tas arī parāda, jo tā fotografija ir kvalitāte, viņa uzreiz parāda, ka tas ir premium. Nevar taisīt premium zīmolu ar nekvalitīvu fotografiju, vai ne? Tur ir vajadzīgs tomēr tāda lieta. Lūk, tātad es vēl gribēju iziet cauri pāriem jautājumiem. Jūs droši vēl varat rakstīt jautājumus, mēs atbildēsim un neiesim nekur projām, kamēr nebūs visi jautājumi atbildēti. Un viens no Tirniecības rūpniecības kameras biedra jautājumiem bija, es izlasīšu tagad otro daļu, ja? Cik svarīga ir zīmola vadības politika eksporta tirgos un cik ļoti ir jāņem vērā etniskās iezīmes katram reģionam. Pirmais, cik svarīga ir ļoti svarīga, cik jāņem vērā, ļoti jāņem vērā. Bet, zīmola vadības politika eksporta tirgos tīri no intelektuāla īpašuma stratēģijas viedokļa ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka zīmols ir aizsargāts pirms iešanas eksporta tirgos, pirms investēšanas tajā tirgu, un svarīgi ir, lai ir kontrole, lai izsniedzot, frančīzes, licences, distribūcijas vai kāda cita sadarbības veida līgumus, varētu līgumā jau iekļaut reģistrētās preču zīmes numuru, un attiecīgi uzlikt pienākumus attiecīgajā valstī, vai tur licences ņēmējiem vai distribūtoram pienākumus, nodrošināt šo zīmolu drošību, pārliecināties, ka trešās personas bez atļaujas nevar izmantot šo zīmolu vārdu, lai nebūtu tāda situācija, ka mēs kaut kādā tirgu ieejam ar savu produktu. Principā mēs tur tērējam savu laiku, naudu un enerģiju, un mums nav kontrolas par to, kas tur varētu būt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šī politika ir tāda vienota un skaidra, lai nav tā, ka mēs tur sūtam kaut kur eksportā, sūtam naudu, sūtam produktu un nekontrolējam to, kas tur notiks. Un otrs jautājums bija par etniskām iezīmēm. Tas ir arī ļoti svarīgi gan no imidža un krāsu viedokļa. Protams, ka mēs varam pateikt, ka vienā valstī balts ir svētku krāsa, otrā balts ir bēru krāsa. Un, protams, ka tāpēc arī iepakojumos ir vērts ņemt talkā darbā vietējos ekspertus, ne tikai mākslīgo intelektu, bet arī vietējos mārketinga ekspertus, vai ne, lai viņi pielabo to produktu, imidžu un dizainu. Bet svarīgi ir arī veidojot zīmolu vārdus. Skatīties, lai tas vārds attiecīgajā teritorijā nenozīmē kaut ko citu. Tā kā bija mašīnas marka Nova, kas spāņu valodā nozīmē neiet, un tādu mašīnas marku baigi tālu nevar aizbraukt, baigi netirgojās, Nozīmē, ka tādā tirgu ir jāpielāgo šis īstenībā zīmols. Vai, piemēram, arī ir reāls gadījums, ko man stāstīja, ka ir sagatavots teksts, angļu tirgumu brīnišķīgi der, to pašu aizsūt vācu tirgumu, un vācu partneri saka, šis mūsu tirgu šis nestrādās, mums ir jāpārtais pa savam. Tā kā
arī pat mārketinga teksti var būt kaut kādi uzsvera veids, kā par kaut ko komunicē, ir īstenībā jāsaskaņo ar partneriem tajā valstī, lai viņi arī akceptē un saka, jā, šis tas, kā mūsu valstī sapratīs, pa ko ir runa. Jā. Un šeit citur vēl viens jautājums, tad kādas problēmas atrisina premium zīmola veidošana un kādas jaunas problēmas tas var radīt? Nu, var zaudēt esošos klientus noteikti, ja ir tā, ka ir konkrēts produkts un ja mēs pēkšņi tirgojam par vienu cenu un vienā veidā un mēs gribam, izmest ārā to, kas mums jau ir un pilnīgi tā kā pa jaunu, tad ir riski zaudēt to, kas ir un iespējas iegūt to, kas vēl nav. Jā, tieši tā. Tas ir atkal par to stratēģiju, kā mēs gribam turpināt. Tad ir vēl viens jautājums. Interesē uzzināt vairāk par pieejamo finansējumu, kā arī vai pastāv kādām industrijām ierobežojumi, piemēram, vai ārstniecības iestādes nosaukums var būt preču zīme. Tātad 2 jautājumi. Par pieejamo finansējumu es pieļauju, ka jautājums ir par Eiropas Savienības mazo vidēju uzņēmumu fondu finansējumu intelektuālu īpašumu stratēģijai, izpētei un preču zīmu un dizaina paraugu reģistrācijai. Jā, tātad īsumā ir tā, ka jā, šogad var dabūt finansējumu. Finansējums sēdz līdz pat 90% no izmaksām, kas ir saistītas ar intelektuālu īpašumu stratēģiju, izpēti, pārbaudi. Tātad jūs varat iegūt sev pilnībā skaidru zīmola un citu intelektuālu īpašumu aizsardzības stratēģiju, kas uzņēmumam izmaksās 1,70 eiro. Ja? Ja uzņēmums nav PVN maksātājs, tad ir, sanāk, pakalpojums maksā 700 eiro plus PVN un grants sadz 630. Tātad, ja jūs esat PVN maksātājs, tas ir 700 eiro. Tas maksā 70 eiro. Ja neesat, tad klāt nāk arī PVN summa. Vai pieteikties var visi mazie vidējie uzņēmumi, tajā skaitā pašnodarbinātas personas? Un vai ārstnieciskās iestādes var pieteikties? Arī var, ja tas ir saimnieciskās darbības veicējs. Vai ārstnieciskā iestāde var reģistrēt preču zīmi? Jā, var, ja viņa ir unikāla. Ja, ja ārstnieciskās iestādes nosaukums ir, Agenskalna slimnīca, un tas ir slimnīca, kas atrodas Agenskalnā, tad šādu nosaukumu nevarēs aizsargāt, jo viņš apraksta. Tā kā izcelsmi, atrašanās vietu un pakalpojumu būtību, bet ja tā ir slimnīca Tīģeris, tad mierīgi tādu var reģistrēt un aizsargāt un aizliegt citiem lietot gan identisku, gan līdzīgu. Es redzu, ka šis jautājums ir no personas, kas nav šobrīd Latvijas Tirniecības un Rūpniecības kameras biedrs, un tādējādi tad es aicinu, jūs varat arī manā Instagram kontā ieva.intelektuāli.lv noskatīties. Es uztaisīju Instagram laivu tieši par iespējām, ko var dabūt, kādas summas, ko atmaksā tieši par to Instagram laivu. Tā kā tur ir pieejams ieraksts un tie, kas nav biedri un nepiedalījās iepriekšējā seminārā, tad var pieteikties Instagramā un noskatīties tur detalizētāk. Lūk, jautājums ir, kāda ir, jūsuprāt, cilvēkiem attieksme pret precēm, kas ir ražotas Ķīnā, bet preces ir augstas kvalitātes? Zini kā, man liekas, ļoti liela daļa tiek ražota Ķīnā, un mēs jau pie tā esam pieraduši. Kāda ir attieksme? Zini kā, kuram cilvēkam? Kā kuram cilvēkam, tā ir atkal tā morālā dilēma, par ko es šodien domāju, arī par to, ka skaidrs, mēs gribam kaut kādu pārskatāmu cenu, mēs saprotam, ka tas visdrīzāk tiks ražots Ķīnā, mums ir kā tas patīk. Tur būs daļa cilvēku, kuri tāpat kurā gadījumā vienmēr prioritizēs, lai būtu lētāk nekā dārgāk. Vai ne? Vai mēs visu varam ražot Eiropā un par super dārgu? Droši vien, ka arī nē, tad tas ir vienkārši absolūtākais premium. Tā kā skaidrs, ka cilvēki, kurā gadījumā pirks, protams, viņi ir pieraduši, ka tas vairāk būs tas mazs tirgus, bet, manuprāt, ļoti liela daļa arī, kas skaitās premium vai pat luxury, arī ražo Ķīnā kaut kādas savas lietas. Ja? Un nav tā, ka premium zīmols ir vienādība zīme kvalitāte. Vai ka tas ir dabai draudzīgs, vai ka visas sastāvdaļas ir labas. Man te nesen bija liels pārsteigums par to, ka es papētīju vienu lūpu krāsu no relatīvi laba zīmola. Tur nekā laba nebija. Tas negarantē, ka ir laba kvalitāte. Līdz ar to tie cilvēki, kuriem būs svarīgs, kas ir sastāvs, kur tas ir ražots, viņi to skatīsies. Pārējie mēs esam visdrīzāk pievērš uz to acis. Tas nav par to, tādā globālā zīmola pasaulē. Ja tu izstāsti labu stāstu un ieved šajā personīgajā šajā ceļojumā, cilvēks pirks un viņam būs labi tas, kas tur būs. Man personīgi šķiet, man nesen bieži bija saruna arī ar vienu zīmolu īpašnieci, kur arī daļa produktu ir no Ķīnas. Viņa saka, jā, bet es esmu testējusi, jo tu Ķīnā var dabūt arī pavisam draņķīgu lietu, un tu var dabūt arī labu lietu. Un es esmu testējusi, un es zinu, ka to ko esmu atradusi no Ķīnas, tas ir kaut kas labs.
Lūk, tā kā, ja tu vari pateikt, jā, ka tu esi pati viņu testējis, jo man tiešām šķiet, ka ir ļoti daudz lietas saražotas, kas ir absolūtākās draziņas, un kam vispār nevajadzētu būt, bet, mēs šobrīd tādā plasmas pasaulē dzīvojam. Bet, ja tu vari parādīt, ok, labi, šis ir no Ķīnas, bet es zinu piegādātāju, vai es garantēju šo te kvalitāti, viņi atbilst man, un tad tu esi tas filtrs. Tad tu kā cilvēks esi filtrs tam, ka šī prece no Ķīnas viņa aizies, jo tu spēj pateikt, ka šis ir ok. Un mēs taču daudzi cilvēki zina, ka ja tas ir ražots kaut kādās Āzijas valstīs, ne visur tur ir domāts par darbinieku labklājību. Mēs tik un tā viņus turpinām pirkt. Kādam tas ir svarīgi, kādam nav svarīgi. Kuram tas ir svarīgi, viņš nekad nepirks šādas drēbes. Mēs principiāli iestāsimies pret. Tā kā tas ir atkal atkarīgs no stāstu, mēs nevaram pateikt balts vai melns, pareizi vai nepareizi. Tas atkarīgs no tā, kas mums dzīvē vienkārši ir svarīgi, kādas ir mūsu vērtības. Līdz ar to cilvēks, kurš nekad negribēs pirkt neko no Ķīnas, nebūs tavs pircējs, bet lielākā daļa cilvēku, domāju, 9% mēs tomēr esam tādi, kas nevispār, bet principā, kas ir masu tirgus un premium un luxury nav visiem. Tas ir mazs procents no visas pasaules un sabiedrības. Vienkārši viņi mums maksā dārgāk par to preces vienību, tāpēc mūsu bizness var augt, bet tas nav tā, ka tas ir vienkārši lielākā daļa. Tas dod arī to personisko sajūtu. Protams, ka luxury zīmolu noteikti neražo Ķīnā, izņemot, ja tas ir Ķīnas luxury zīmols un dizainers ir ķīnietis, tad loģiski, bet jebkurā gadījumā luxury zīmolu neko neražo Ķīnā. Viņiem ir svarīgi tas, ka tas tiek radīts tepat, un viņiem ir svarīgi parādīt, kā tas tiek radīts. Premium zīmoli var būt augstas kvalitātes zīmoli, kas tiek ražot Ķīnā, kaut vai es nezinu par daudziem, bet es zinu, ka daudz premium zīmoli tiek ražoti Ķīnā. Bet tābols pat tiek ražots Ķīnā, man liekas. Mēs ap citu runājām par tevīm arī pirms kādu laiku par šiem te aura pulkstens arī, gredzens, kas monitorē ļoti daudz, ko pārsvarā miegu, bet arī pārējās funkcijas. Tas arī ir ļoti labs premium zīmols, un man bija tāda pieredze, ka man viņš vienkārši vienu brīdi pārstāja darboties, un man bija garantijas periods, un es iegāju sistēmā, un es uzrakstīju, ka man nestrādā, un es jau sāku tur vākt pierādījumus, domāju, kā es tur pierādīšu, ka man viņš šeit nestrādā. Un viņi man teica, jā, labi, un pēc 3 dienām manā paskatītāji bija jauns gredzens. Pilnīgi bez jebkādas taisnošanās. Un man liekas, ka tas ir tāda premium kvalitāte. Un redziet, un tagad es jums visiem to stāstu. Ja? Es jums stāstu, cik tas ir labi. Klienta servis un klienta pieredze ļoti svarīga daļa no premium zīmola, protams. Bet te bija tieši arī tas jautājums par pēdējais jautājums, ko es pat uzzīmēju. Kā veidot savu zīmolu efektīgam biznesam? Ja? Viennozīmīgi tā ir lieta, kas būtu jārunā. It kā ir, protams, vadlīnijas, tā pati Diānas zīmola spēle. Tie, kas vēl neseko Diānai Instagramā, aicinu aiziet uz Diānas konta Instagramā piesakot. Tur ir ļoti daudz idejas, kā veidot savu zīmolu efektīvam biznesam. Bet noteikti ir līdzīgi, kā man ir zīmola vārda veidošanā 7 soļi, kas sākās ar vīziju, misiju, vērtībām, stratēģiju, taktiku. Tad šīs ir tās lietas, kas ir jāpajautā sev. Bet ja to tā vienkāršo, ja neiet ar ekonomikas terminiem, tad jautājums ir, kā tev gribās, Tāpēc, kad ir ļoti svarīgi, vai tu gribi vienītī pelnīt pēc iespējas vairāk, vai tu gribi uzbūvēt lielu biznesu, kur tev strādās 10 000 darbinieki, Tās ir pilnīgi dažādas taktikas, dažādas reklāmas stratēģijas un tā tālāk. Un ir, protams, ka biznesi, kas ir saistīti ar ražošanu, ar tādām kā lietām, kas ir jāsaražo lielā daudzumā, kur noteikti būs liela komanda, bet ir arī pakalpojumi, kas ir saistīti vai ar mākslīgo intelektu, vai IT, vai pakalpojumiem, vai apmācībām, kur ļoti labi pietiek, ka ir viens cilvēks, un viens cilvēks arī var apgrozīt miljonus un miljardus, Līdz ar to ir jāstiek skaidrībā ar to, ko pašam gribās darīt, un es nezinu, vai var redzēt, bet tā uzzīmē, atceraties, visiem skolā mācīja no 86. gada Maslow piramīdu. Un mums ir svarīgi tajā brīdī, kad mēs domājam par savu zīmolu veidošanu, nonākt stadijā, kad mēs esam Maslow piramīdas augšgalā. Jo pirmais līmenis ir izdzīvošana, jumts virs galvas, drošība, starp citu preču zīmu reģistrēšana. Pirmais līmenis Maslow piramīdā, sākam ar to, ja mēs zinām vārdu. Nākamais ir sabiedrība, iekļaušanās, atbalsts, vai mūsu produktu, ko par mums domā pircējs, vai viņam patīk, vai viņam garšo, vai viņam nespiež, kā viņš tur ir. Tad nākamais jau ir premium zīmola līmenis. Tā ir tā, kopiena, reputācija, ka es esmu tas, ka tas ir mans zīmols, vai ne, tā kā asociēties, vai ne. Bet pašā augšā ir tā
pašizaugsme, jeb sava augstākā versija. Ja? Kas man liks justies apmierinātam, neizdegt biznesā. Tur ir kaut kā viņa iezumājās. Nevar vajag redzēt. Jā, bet, es ziniet. Jā, lūk. Principā, tad, kad mēs veidojam zīmola vārdus, un es esmu arī bijis pie Diānas, viņiem bija superīgs kurss vasarā, kas saucās Supermīzija. Jā. Supermīzija. Bet tas ir par to, ka tad, kad mēs runājam ikdienā, mēs varam iet pēc plāna, bet brīdī, kad mēs runājam par stratēģiju, vīziju un vērtībām, mums pašiem ir jānonāk tajās piramīdas augšgala stāvoklī, kad mēs esam pēduši, atpūtušies komfortā un domājam, kas vēl ir iespējams, un mēs nedrīkstam būt piramīdas apakšā un domājam, ka mums ir fiksi jāsamaksā rēķini un jāmaksā algas un vispār arī elektrība tūlītās atslēgas un ražošanas līnija būs jāaptur, ja mēs nedabūsim kredītu līdz 5 vakarā šodien. Tajā stāvoklī mēs nevaram domāt radoši. Un ir jāatrod veids, kā jebkādām praksēm, kuram, vai tas ir caur podkāstiem, grāmatām, meditāciju, nezinu, lekšanu izpletni, ir jānonāk līdz šai augstākajai pozīcijai savai, un tad mēs varam runāt tieši par to, atbildot uz to jautājumu, kā veidot zīmolu efektīvam biznesam. Vispirms ir nonākt tajā augšējā stāvoklī, un no tā stāvokļa sākt veidot, vismaz to vīziju. Jā, jo sākumā tajā apakšējā līmenī tur ir, kā angliski var teikt, ka desperate times, desperate measures, ja, ka tev, ka vajag, svilst, vajag, un tad mēs kaut ko vienkārši ejam, daram, mēģinām labāko, bet mēs tur nevaram radoši izpausties, ja mums ir kaut kāda konkrēta rezultāta, un tad mēs ejam uz masu vai uz vairumu, vai ejam ārā, daram kaut ko aktīvāk, tirgojam, jo augstākā kaut kādā tādā drošības sajūtā mēs varam sākt pieiet radošāk, mēs varam sākt taisīt influencer mārketingu vai content, vai satura mārketingu, mēs varam sākt producēt pasākumus, veidot kopienas, aicināt uz brokastīm savus klientus, bet to mēs nevaram darīt tad, kad mēs esam paši tajā pamatiņā, kurā pašiem vēl elektrībai nepietiek, vai ne? Un tādā veidā jau arī pa tām kāpnītēm ejot uz augšu, mēs arī varam tādu radošāku šo piešpriti savā biznesā arī dot. Mēs varam turpināt šo diskusiju citā formātā, pieņemsim Instagramā vai ne, vai arī e-pastā, vai satiekoties personiskajās konsultācijās. Pieņemsim, ja jums interesē sadarboties ar mani, jūs varat iet Intellectual.lv mājaslapā un pieteikties uz 15 minūšu bezmaksas konsultāciju un saprast tieši, kā es jums varu palīdzēt. Vai jums ir nepieciešams jauns zīmola vārds vai, zīmola novērtējums, starp citu ļoti daudziem uzņēmumiem tagad uz gada sākumu, kad ir beidzies iepriekšējais gads, ir nepieciešams intelektuāla īpašuma vai zīmola vērtējums, arī to mēs daram, jā. Līdz ar to, ja ir nepieciešama kāda palīdzība saistībā ar zīmola drošību, stratēģiju vai aizsardzību, tad droši nāciet pie mani uz konsultāciju, mēs izdomāsim, kā to darīt. Savukārt Diānai ir, Diāna tagad izstāstīs, kas viņai viss ir. Jā, savukārt man ir Instagrams. Nē, man droši var nākt uz Instagram, Diāna Nikitina zīmolvede, bet man ir arī zīmola lekcija. Jo es vienā brīdī, vienā kompānijā uzņēmēji sapratu, ka no 6 cilvēkiem, kas sēž pie galda, tikai 2 zina, kas ir vārds zīmols. Un tad, lai būtu šī skaidrība vairāk, tad es esmu izveidojusi lekciju, kas ir bez maksas, kas ir ievads, bet viņa ir ļoti laba. Tur pa plauktiņiem visi punkti ir izstāstīti un paši varēsiet daudz ko jau sākt darīt un saprast. Tad es aicinu nosīties šo bezmaksas lekciju, lai vispār iepazītos to, kā es šo procesu redzu un kā es ierosinu viņu risināt. Un pēc tam jau varam tālāk tikties vai kādās individuālās konsultācijās vai kursā, kur arī, jo mana tā pieeja ir, ka mēs kā uzņēmēji daudz ko var izdarīt paši, bet tam visam ir limits, ja? Tur jāsaprot, protams, kas ir tās kompetences, ko var darīt, bet daudz īpaši solo uzņēmēji daudz ko var izdarīt paši sākuma posmā un tad radīt arī vērtīgu saturu un foršu zīmolu. Tā kā tas ir mans, bet jebkurā gadījumā, esmu aktīva sociālos tīklos, Instagramā, var ar mani arī sazināties vai rakstīt. Lūk, bet sāciet ar to lekciju, to es no sirds iesaku. Jā. Un, ja jūs vēlaties biežāk uzdot jautājumus arī par savu lietu, tad es iesaku pievienoties Diānai. Ir zīmola grupa, kas satiekās reiz mēnesī, kur vienu reizi mēnesī ir teorētiskā daļa, ir pilnīgi jauna tēma, un otru reizi ir atbildes uz visiem jautājumiem. Un es varu pateikt, ka ja jums gribās nevis sākt ar individuālo konsultāciju, bet tad ir īstenībā ļoti labs veids, kā atnākt uz grupu, vai ne? Un tad uzdot visus jautājumus, kas interesē, un arī pārējiem tie jautājumi visticamāk interesē, jo mums jau interesē diezgan līdzīgi jautājumi, jā? Ja jūs man, piemēram, jautājat, kas ir par zīmola drošību vai vērtību, es uzreiz varu pateikt, tātad zīmola vērtība, pozicionēšana, finanšu rādītāji, tirgus situācija, zīmola stiprums, 4 lietas, vai ne? Un
kuram no uzņēmējiem, kas veido spēcīgu premium zīmolu, neinteresē šīs 4 lietas. Protams, ka visiem interesē, varbūt dažiem interesē 2 no 4, ja? Bet tās tēmas ir ļoti līdzīgas. Līdz ar to tiešām ir ļoti brīnišķīga kopiena, kur uzņēmēji var arī tā kā tiešām uztaisīt kafiju, pieslēgties, parunāt un ļoti patīkam sajūta. Tā kā Diana, es pareklamēju tavu pasākumu, kurā es arī piedalos. Kā jūs varat arī man uzdot jautājumu šajā Dienas pasākumā? Jā. Tālūk. Paldies jums.